Esam šeit šodien Biķernieku trasē, lai aizdītu drifta sezonas noslēgumu, tāpat arī iespaidīgo Ziemeļaustrumu Eiropas čempionāta trešo posmu, jeb NEZ drifta trešo posmu. Nu, tāpat arī Livonijas Pro Drift čempionāta 6. posms un Latvijas Pro Drift čempionāta 7. posms. Mūsu acis priekšā pavisam drīz jau sākam ar top 24. NEZ Pro Drift čempionāta 3. posms, un šeit kopvērtējumā arī latvietis Nikolas Bērtāns cīnās par titulu. Pirmajā vietā norvēģi braucējs Kims Kedsmo, 2. Nikolas Bērtāns, 3. Andrijus Vasiļauskas. Tā ka tur arī sīva cīņa par sezonas titulu norisinās. Tāpat arī Livonijas Pro Drift čempionātā pirmajā vietā Jānis Jurka ar 44 punktu atrāvienu. Jānis Jurka no Rolanda Bērziņa, 2. Rolands Bērziņš, 3. Edgars Kroģers, 4. Nikolas Bērtāns. Tā aptuveni izstāsta Livonijas Pro Drift čempionāts, un Latvijas ieskaitē, Latvijas Pro Drift čempionātā pirmā vieta Jānim Jurkam, un viņam cieši seko Edgars Kroģers par 23 punktiem. Viņš atpaliek tikai no Jāņa Jurkas, tā ka šodien ļoti daudz, kas var izšķirties šajās te cīņās. Edvards Žodziņš un Kristaps Kāpiņš. Tur fonā Kristaps Kāpiņš silda savus riepas, Edvards Žodziņš ieņēmis jau vietu uz starta. Kāpiņš gribēja teikt, jā, viņš kā pēdējais kvalificējies 18. vietā ar otro brauciņu 42 punktiem. Knapi izlīd ārā no šīs te līnijas, tika pie punktiem, attiecīgi visi pārējie netika pie punktiem un izkrīt no sacensībā, bet pievēršamies trasei. Aiziet Žodziņš pret Kāpiņu, pa priekšu Žodziņš seko viņam, Kāpiņš, un kurš tad tiks tālāk aiziet iemies pirmajā līkumā. Žodziņš jau pamatīgās transportē, ļoti skaisti iesāk braucienu, Kāpiņam jāmēģina viņam tik līdzi, viņš pat nedaudz šaurāk līniju, un Žodziņš pagaidām ļoti skaisti izbrauc trasi, un Kāpiņš kļūdās, Kāpiņš sagriežās jūsu acu priekšā, turpat pie tribīnēm, tikmēr Žodziņš ļoti labi aizved braucienu, viņam jāsaliek visu, lai izbrauktu līdz galam, un kļūdās, diemžēl, arī Edvards Žodziņš. Cik šis bija nevajadzīgi viņa gadījumā, viņa braucienā, tiešām žēl, ka šāda kļūda beigās, bet tas ir tas, ko es arī visu vakardienu teicu, ka šī te trases ārmala, kurā ir it kā jābūt, kurā būtu ideāli nobraukt šo braucienu, tā ir tiešām slīdena un varbūt reizēm drošāk ir nedaudz pakāpties no šīs sienas, lai savāktu savu automašīnu, bet vēlreiz atkārtumā ļoti labs brauciens no Edvarda Žodziņa, šeit Kāpiņa kļūda, vienkārši sagriežoties šajā te otrajā līkumā. Jā, aizraujošs dienas sākums, bet tiešām gribās uzteikt Žodziņu labo performanci pašā sākumā. Labi viss gāja līdz tām pašām beigām, līdz tam pēdējiem līkumam, bet vakar arī novērojam, ka tiešām nav viegli salikt šo pilnīgi visu trasi kopā. Šis te pēdējais pārmetiens bija liktenīgs ļoti daudziem, tā kā tas tikko bija Žodziņam. Nav vienkārši pārmest to automašīnu skaisti un pludeni, tāpat laikā savācot viņu, noliekot pie sienas un noslaukot šo te sienu līdz pat galam. Jā, te Kristapa Kāpiņa kļūda. Šeit, jā, protams, Žodziņš iespējams varēja izbraukt platāk to taisno trases daļu, bet jebkurā gadījumā braucēji ir atpakaļ uz starta. Domāju, ka tūlīt redzēsim arī otro braucienu, un te tiesnešiem, kā jau mēs vienmēr sakam, ir grūts darbiņš, jo šādā gadījumā teorētiski sanāk abiem braucējiem nulles, tomēr sekojošais sagriezās, pēc tam vadošais braucējs sagriezās, tā ka redzēsim, ko tad viņi varēs parādīt savā otrajā braucienā, samainoties vietām. Tagad pa priekšu brauks Kāpiņš un sekos viņam Žodziņš. Un braucēji ir gatavi, Kāpiņš dodas trasē pa priekšu, Žodziņš turpat tālu arī neatpaliek. Un aiziet iemetiens pirmajā līkumā, Kāpiņš uz savu Subaru, un viņam seko Žodziņš. Kāpiņš gan diezgan šauri neiebrauc no esošajā kastē, pārmetiens uz nākamo līkumu. Žodziņš tur nebaidās, pavisam tuvu cenšas nosakot Kāpiņam, Kāpiņš piekarģja automašīnu, Žodziņš arvien vairāk mēģina presēt Kāpiņu, Kāpiņš veic vairākas korekcijas, nevisai labs vadošais brauciens, bet viņam jāpabeidz tas līdz galam un pamatīgi avārija. Wow, kas mums tikko notika? Tiešām pārcentās Kāpiņš un tur automašīnu pamatīgi apskādēt. Tur pavisam noteikti vajadzēs evakuatoru, tā ka tas jau droši vien tūlīt pat arī būs klāt. Un, pavisam neveiksmīgs noslēgums. Es domāju, uzgavilējam Edvardam Žodziņam un Kristapam Kāpiņam, skatītāji, kas ir uz vietas. Paldies tiešām abiem braucējiem. Žodziņš tur labi aizvadīja savu pirmo braucienu, bet šeit otrajā braucienā, centās izdarīt visu un nebija kur palikt. Un
Nu, izskatās, ka Kāpiņš ar šo arī būs pabeidzis savas sacensības, tomēr viņš pats kļūdījās braucot pa priekšu, pārcentās nākot uz šo te pēdējo līkumu, un tūlīt arī atkārtojumos redzēsim, jā, kas, gan tur bija pie vainas, visdrīzāk, ka tas bija vienkārši slidenais segums, un jā. Un turpat Elīna Bērķa arī no organizatoriem uzgavilē Krispam Kāpiņam, visi it kā smaidīgi, viss kārtībā, es domāju, aplaus Krispam Kāpiņam. Ovācijas viņam, nu tomēr neveiksmīgs noslēgums Kristapam, bet nu gan jau, ka viss būs kārtībā, viss dzelžu remontējumi. Tā kā tas ir sezonas noslēgums, droši vien diezgan daudz laika savest automašīnu kārtībā. Yeah, so we are looking at exciting tandem runs already, starting this top 24 in the pro class. This was Kristaps Kāpiņš crashing his car, and the result is, Edvards Žodziņš advancing to top 16. Apsveicam Edvardu Žodziņu. Viņš attiecīgi ar šo tiek tālāk uz top 16, kur viņam būs jācīnās pret Nikolasu Bērtānu. What really happened there is Kristaps Kāpiņš, I think, just went a bit too fast. Let's see again, take a look at the replays. Here, Kristaps Kāpiņš leading, doing some corrections already before, and Edvards Žodziņš just trying to catch him up. And the final turn, Kāpiņš just going in a way too big of a speed. And afterwards, an unlucky crash between Žodziņš and Kāpiņš. Let's hope Žodziņš's car is fine, and we'll see him fighting against Nikolas Bērtāns very soon. Jā, nu tiešām jācer šeit tas pamatīgs trieciens starp Žodziņu un Kāpiņu. Protams, tur Žodziņš izkāpa ārā, uzreiz apskatījās, kas tad īsti ir ar automašīnu, bet, nu, cerams, pietika viņam ar šo mazo distanci līdz pēdokam, līdz šim te boksiem, lai saprastu, vai ar automašīnu viss ir kārtībā, jo, nu, viņam vēl būs jācīnās ar Nikolasu Bērtānu, un viņam tagad ir neliels brītiņš piekoriģēt automašīnu, pārbaudīt, vai viss tiešām ir taisns, vai viss ir kārtībā. Un, ja tā tiešām ir, tad, nu, veiksmīgi. Viņš ieskrēja, tur redzam ritens pret riteni. Nu, pamatīgi Kāpiņa automašīnas ritens tiek salocīts ar šo triecienu. Iespējams, pa automašīnu pat nebija tik stipri apskādēta pirms šī te kontakta ar Žodziņu, bet, nu, tur nevar vainot Edvards Žodziņu. Viņš gāja uz rezultātu, un viņš noteikti nebūtu kļūdījies, ja nebūtu šī avārija, tā ka tur tikai un vienīgi pašu Kāpiņu kļūda, un, nu, jātrenējās, nu, šeit pamatīgi tajā nākamajā betonā atspiežās, un tur ir skaidrs, ka ar automašīnas piekari viss jau ir slikti tajā mirklī. Bet, nu, lūk, tāds cienījamie skatītāji, mums sākums pro klasē, top 24, pirmais tandems, tas bija, yeah, so we're looking at the pro class tandems right here in the Bikernieki racetrack. What a changing weather all the time, so we probably will see a lot of surprises. We just saw crash already in the first battle on dry conditions, and if the track gets more wet, I think we'll see more action. And we cannot be prepared for weather like this. This is crazy what is going on here already. Second day in a row. And we can see Jānis Bērziņš warming up his tires. That will probably be his buy run because he was the best qualifier yesterday. Redzam uz starta Jānis Bērziņš silda riepas, gatavojās savam brīvajam individuālajam braucienam. Attiecīgi, nu jā, ja pretinieki mums nav, kā jau minēja, 18 cilvēki kvalificējās, tātad, ja mums ir top 16, iespējams tas būs arī top 16, grūti šobrīd pateikt, vai viņam tiks dots šis te buy run. Jo turpatās ir arī Vaida un Edvīnas Počijus, redzam aizbīrē Počijus silda riepas. Viņiem jānoskaidro, kurš tad no viņiem cīnīsies pret Jāni Bērziņu. Nē, bet izskatās, ka Vaida tomēr jau nav gatavs startēt. Tas nozīmē tikai to, ka Počijus tiek tālāk cīnīties pret Jāni Bērziņu. Līdz ar to varam oficiāli pazināt, ka top 24 mums ir noslēdzies, un tagad varam turpināt ar top 16. Tātad redzam, Edvīnas Počijus cīnīsies pret Jāni Bērziņu. So yeah, dear fans, top 24 is done. This is Edvīnas Počijus advancing to top 16, and he will have to fight against Jānis Bērziņš. So they are both ready, and let's see who is better between them both. Aiziet! Un trasē dodas Jānis Bērziņš, turpat seko Edvīnas Počijus. Latvija pret Lietuvu, nu trase jau ir kļūst slapja. Vai braucējs spēs pielāgoties šiem tie apstākļiem, aiziet iemeties pirmajā likumā Jānis Bērziņš. Vai varēs parādīt tikpat labu sniegumu kā vakardien kvalifikācijā? Pagaidām ļoti skaists vadošais brauciens no viņa puses.
Un ļoti lielā leņķī Jānis Bērziņš tuvojās šeit start finiša taisnē. Un tur skaisti uzbrauc uz Kerbēt. Vīnas Počijus nespēja tik labi nosakot. Viņš tur praktiski sagriež savu automašīnu, iztaisnojās. Tikmēr Jānis Bērziņš ļoti labi aizved šo braucienu. Jāpavada vēl tikai pēdējais līkums skaistā leņķī. Līdz ar trases malu, līdz gar pašu sienu. Jānis Bērziņš skaisti parāda savu sniegumu. Nu, tiešām ovācijas un aplausi Jānim Bērziņam. Lūk, tā viņš arī saka, tā ir jābrauc driftā. Nu, skaists vadošais brauciens un Jāņa Bērziņš šeit ļoti lielā leņķī ieliek automašīnu. Labi, ka izdodās to savākt. Tikmēr Edvinas Počijus pārāk plāti izbrauc šeit līkumā. So yeah, this was a mistake by Edvinas Počijus, and meanwhile we could see that Jānis Bērziņš doing a really nice and solid lead run there. Again, and take a look how he's finishing his run, driving right next to the outer wall. And as I said before, in these conditions, it's better to keep the distance from that wall because you don't want to see any surprises, just like before we saw with Kristas Kapiņš car. So yeah, this was Edvinas Počijus against Jānis Bērziņš. So they have their second run right away. Nu, tūlīt redzēsim viņu otro braucienu, bet pagaidām, protams, Bērziņam tāds labs pārsvars šajā te tandēmā. Redzēsim, ko tad Edvinas Počijus varēs parādīt savā vadošajā braucienā. Un atgādināšu, tas mums ir top 16, ka tūlīt jau noskaidrosim pirmo top 8 braucēju. Es domāju, ka tiksim arī pie rezultātā. Aiziet zaļais karoks, tiek dos pa priekšu Počijus, seko viņam Bērziņš, aiziet vai izdosies. Vai izdosies viņam salikt šo braucienu ar labu vadošo braucienu? Aiziet Počijus pa priekšu, Bērziņš turpat seko. Počijus pārāk šauri izbrauc, negluži tur, kur tiesības gribētu viņu redzēt. Pārmetienas nākamā līkuma var redzēt Počijus krietni lēnāks nekā Bērziņš bija iepriekš, bet Bērziņš viņu turpina presēt, pamatīgi presē Jānis Bērziņš, Edvinas Počijus automašīna ļoti skaists pārmetienas ap divu braucēju puses, un Bērziņš nemaz nebaidās no šīs te nepareizās Počijus līnijas. Pēdējais līkums Počijus ļoti skaisti noliek automašīnu, taču pēc tam pārāk šauri izbrauc līkumu, tikmēr Bērziņš ļoti labi aizved savu sekojošo braucienu, un es domāju, Jānis Bērziņš ir pelnījis ovācijas. Tiešām prieks par viņu sniegumu šodien biķernieku trasē. Viņš turpina parādīt, kāds ir jādara. Vēlreiz atkārtojumā. Yeah, so this was Edvinas Počijus against Jānis Bērziņš in their second run, and we saw Počijus leading. Meanwhile, here we can see Bērziņš just pushing it to the limits, almost pushing Počijus' car. So I'm pretty sure we'll get to know the result right away in a few seconds. Exciting start for tandems here in Riga Bikernieku racetrack. Un uzvarētājs šajā cīņā mums ir Jānis Bērziņš. Iet tālāk uz top 8. Gatavs nākamajām cīņām. So Jānis Bērziņš advancing to top 8, giving a wave to all the fans and spectators. Okay, let's go. This is Jānis Bērziņš in the top 8. Nu, redzam, kāda pēļķa ir šeit trases malā. Vakardien arī Arti Kanisto man šķiet trāpīja viņā pamatīgi iekšā. Tā, ka ūdens aiziet pa gaisu, un tur ir tiešām dziļa pēļķa. Tā, ka tur nevienam nevajadzēja trāpīt. Visiem vajadzētu noturēties arī trases limitos. Kā vakardien tiesneši teica, nedrīkst pat ar vienu riteni pamest trasi, jo tā ir 0. Tikmēr Edgars Kroģers pret Ragnaru Vīnapū. Pievēršamies nākamajam top 16 tandēmam. So this is Vīnapū against Kroģers fighting in the top 16. Let's go! Vīnapū brauc trasē, turpat arī Kroģers viņam seko. Jau ieslēgta loktītāji, tā ka droši vien mitums pamatīgs trasē. Vīnapū pa priekš, Kroģers viņam seko pēc iespējas tuvāk. Mēģina pielikt Kroģers, Vīnapū izbrauc ārpus trases, un kas notiks tālāk? Viņam izdodas gan savākt savu automašīnu, Kroģers tur baigi nenobīstās, iet tur nelielu drošu distanci. Un tikmēr Vīnapū cenšas salikt atlikušo trases daļu šeit piekurģi automašīnu rokas brīnums. Kroģers norēģēja laicīgi, pagaidām ļoti labs sekojušais brauciens no Edgara Kroģera. Pielāgoties šādai nepareizai līnijai ir ļoti grūti, bet viņam izdodas, un te pavisam tuvu presē Edgars Kroģers, Ragnaru Vīnapū. Wow! Nu, tiešām labs sniegums no Edgara Kroģera. Vīnapū vadošais brauciens nebija labs. Let's take a look again. Vīnapū gaining outside of the track, almost with 2 wheels here, making transition, just putting it all together to keep it all together until the end of this track. But Kroģers maintained a good line, tried to follow this not so easily followable run. So yeah, Vīnapū doing a transition, a bit shallow transition here by Vīnapū. Kroģers still trying to catch him, trying to chase him as close as he can. But yeah, let's see how they do on their second run.
Jā, tikko redzējām Vīnapu, nebūtu tas labākais vadošais brauciens ar vairākām kļūdām, tā ka, atkal latviešiem pagaidām veiksmīgi šie te braucieni. Kroģers labi izpilda šo darbiņu. Kā jau es esmu teicis iepriekš, nav viegli nosakot šādu braucienu. Galu galā tas drifta pamatprincips ir tāds, ka vadošais braucējs mēģina izbraukt to ideālo trajektoriju, un tad attiecīgi sekotājiem ir vieglāk nosakot, bet tiklīdz sāk šīs te visas kļūdas, sekotājiem ir arvien grūtāk pielāgoties, un to visu izvērtē tiesneši un piefiksē visu šīs te ķibeles un aizķeršanās un kļūdas gan vadošajos, gan sekojošajos braucienos, un pēc tam attiecīgi salīdzina abu divu braucēju sniegumu un noskaidro, kurš tad dodas tālāk. Attiecīgi uzvarētājs no šī te tandēma, jeb dueļa tiks tālāk un cīnīsies pret Jāni Bērziņu. Kurš tas būs? Es domāju, ka tūlīt arī to noskaidrosim. Vīnapu sekos un Kroģers pa priekšu aiziet. Kroģers ar savu Keba Fighter pa priekšu, viņam seko Vīnapu, un tūlīt arī iemeties pirmajā līkumā, un redzēsim, kurš tad no viņiem tiks tālāk. Tur jau laicīgi Vīnapu iemet automašīnu, mēģina noskot pēc iespējas to Kroģers gan tad nedaudz veids korekcijas pirmajā līkumā, taču pagaidām viņam izdodās izdarīt visu labāk nekā tas iepriekš izdevās Vīnapu. Tur trāpa visās vajadzīgais kastēs. Kroģers ļoti skaisti un plaši izbrauc šo pārmetienu, varēja gan pārmetienu veikt nedaudz plašāk, pēc tam te atrodās tieši kur vajadzētu, un ļoti skaisti un plašs pārmetiens. Kroģerim neizdodas gan būt pie pašas sienas pašā sākumā. Vīnapu tur nedaudz atpalicis no viņa, un skaists nobeigums no Edgara Kroģera un Ragnar Vīnapu. Šis bija labāks brauciens, labāks vadošais brauciens manā skatījumā nekā Ragnar Vīnapu. Protams, tur bija korekcijas Edgaram Kroģerim, pēc tam arī pēc šī te otrā liekuma viņš trāpa trases ārmalā tur, kur vajadzētu būt, bet pārmetiens manā skatījumā pārāk šaurs. Varēja viņš izbraukt nedaudz plašāk šo te taisno trases daļu, taču jebkurā gadījumā pēc tam tāpat nonāk tur, kur vajadzēja trāpa šajā ārmalā esošajā vērtēšanas kastē. Un tad pēdējā pārmetienā uz pēdējo līkumu varēja viņš būt gan platāk, varēja būt tuvāk sienai, bet kā jūs iepriekš minēju, tad droši vien braucēji arī negrib pārcensties. Viņam bija pārsvars pēc iepriekšējā brauciena, un rezultātā uz top 8 mums tiek Edgars Kroģeris. Tiek tālāk uz top 8. Ļoti labs rezultāts no Edgara Kroģera. Varam pakomentēt, kur tad Kroģers mums ir šobrīd kopējās čempionāta standingos. Edgars Kroģers ir otrais Latvijas Pro Drift čempionātā kopvērtējumā šobrīd. Tā, viņam priekšā tikai Jānis Jurka, līdz ar to Kroģerim pavisam svarīgi šie te rezultāti. Redzēsim, kā tad viņam ies tālāk, bet tagad pievēršamies nākamajam tandēmam. Kim Skedzmo against Karel Piroja. As I said before, Kim Skedzmo in first place in overall standings in NES Pro Drift Championship, so he has a job to do here. Kim Skedzmo in his Lexus SC400, and there's a Kim Skedzmo lead behind, but Karel Piroja leading the battle. And here we go, the first initiation in the first turn, Karel Piroja in his Nissan 350Z, and Kim Skedzmo struggling behind him, he's not following him closely. Meanwhile, Piroja getting away with it, and Skedzmo has to do better to get some more points to defend his title in the NES Pro Drift Championship. Meanwhile, Piroja doing a nice transition, getting close to the ball. Kim Skedzmo trying to catch him up, doing a better job at the end of the track. He didn't have a nice start, and what a close battle at the end. Skedzmo against Piroja. Yeah, this was Karel Piroja against Kim Skedzmo. They both left me speechless at one point because Skedzmo did a mistake here and couldn't just keep it together, almost going off the track, but barely keeping it together, drifting on that outer side curb. Meanwhile, Piroja did a good job here, going on his lead run. What a nice transition here by Piroja, keeping it together. Meanwhile, Skedzmo just tried to catch him up, and he managed to do it because he caught him up at the end of this run. Jā, redzējām, Kim Skedzmo cīnījās pret Karel Piroja. Kā es teicu, Skedzmo ir vadībā NES Pro Drift čempionātā, tā ka viņam ļoti svarīgi būtu tikt tālāk, bet pagaidām nekas neizskatās īpaši labi. Šis sākums šķiet, ka pārcentās un ielīd pārāk tuvu Pirojas automašīnai. Skedzmo, redzēsim, viņiem vēl otrs brauciens jāaizved. Tur arī bieži vien esam redzējuši dažādas pavērsienus divu braucienu starpā, tā ka tur viss vēl ir priekšā un braucēji mainījušies lomām, un tagad pa priekšu brauks Skedzmo un sekos viņam Piroja. Aiziet pa priekšu, Skedzmo seko viņam Piroja. This is
This is the battle to advance to top 8. Their second run, Skedsmo leading, Piroj following. 2 white and red cars. And here we go, Skedsmo initiating in the first turn. Piroj falling far back. Again, mistake, I think, by Piroj. Here, Skedsmo going a bit way too wide, way too slow. Piroj again has an opportunity to follow him closely. And Piroj does. He's pushing the Skedsmo's car away. What a nice transition by Skedsmo. And going a bit too wide. Skedsmo makes a mistake. That's why Piroj is making a mistake too. But I think it was Skedsmo at fault here, and this does not look good for the overall standings in NES Pro Drift Championship. So, yeah, what a mistake by Skedsmo. Un tikko redzējām, Kim Skedsmo atkal kļūdās, viņam jau tāds samocīts un grūts sākums, iespējams, viņam ir grūti pielāgoties šiem te slapjiem laikapstākļiem, varēs atkārtējumā varam pavēros. Kim Skedsmo labs sākums, bet pārāk tālu aizbrauc šajā lielajā sanslīdē, Piroj tur ir galīgi apjūtas un krietni ātrāk veicis pārmetienu, bet es domāju, tā atkal bija Kim Skedsmo kļūda, ka viņš tik tālu turēja šo sanslīdu, domāju, ka tam arī tiesneši pievērsīs uzmanību, pēc tam gan Piroj pielien pavisam tuvu Skedsmo automašīnu. Nu jā, redzam, negluži tā pareizākā trajektorija no Skedsmo puses, bet tāpat laikā Piroj varēja arī mēģināt viņam pielāgoties varbūt nedaudz labāk, taču jebkurā gadījumā tas nemaina to, ka Skedsmo šai te pārmetienā aizbrauc pārāk platu, un kā jau es teicu, izmest vienu riteni ārpus trases ir 0, tad, ja mēs skatāmies pēc šādiem kritērijiem, tad Kim Skedsmo visdrīzāk zaudēs šo cīņu. And the result. Who's advancing to top 8? Is it Piroj or Skedsmo? And it is Karel Piroj moving on to top 8, which means that Skedsmo is dropping out of this battle, and his championship standings are at danger right now because Nicholas Bertans is chasing him just by 17-point difference. Tā ka, nu, Skedsmo izskrien no šīs cīņas un Piroj dodas tālāk. Tikmēr mēs turpinām ar nākamo tandēmu Reinis Ozoliņš pret Valdes Vinģigelskis un atkal Latviju pret Lietuvu. Ļoti skaisti mums sakārtojuši šie tandēmi, lai nav tā, ka divi vietējie cīnās savā starpā, bet nu noteikti nonāksim arī līdz tādai situācijai un tad redzēsim, kuram no šiem braucējiem izdosies aizcīnīties tālāk pa priekšu. Vinģigelskis seko viņam. Ozoliņš aiziet, pievēršamies trasē, braucēji jau ir trasē, turpat Vinģigelskis, turpat Ozoliņš, ar savu 206 seko Vinģigelskis, BMW 46, tur ļoti tuvu cenšas noskot Reinis Ozoliņš, ļoti labs sākums no viņa puses, Vinģigelskis saliek visu arī pa plaukņiem, Ozoliņš tur pavisam tuvu presē Vinģigelska automašīna, jāmēģina izdarīt to pašu līdz pat beigām, tikmēr Vinģigelskim jābrauc labs vadošais brauciens, tur gan Ozoliņš nedaudz kļūdās sekojot, un Vinģigelskim jābrauc pēc iespējas tuvāk šērmalā esošais ieviet, tas arī izdodās ļoti skaists vadošais brauciens no Vinģigelskas puses, uzsit pa sienu Vinģigelskis, un Reinis Ozoliņš pabeidz braucienu tur pātā aiz viņa. What an impressive job by Vinģigelskis, especially at the end of this run. Let's take a look again here. Vinģigelskis doing a nice job on this first turn. Reinis Ozoliņš doing a good transition behind Vinģigelskis. And here, what a small distance between both drivers. Vinģigelskis doing a really good job on his lead run. Could have gone a bit wider here, but still not that big of a mistake. A transition done smoothly and nicely. Here going really wide, right next to that curb. And the final part with the outer zone was really good by Vinģigelskis as well. Uzvarētājiem no šī te tandēma pāra jācīnās būs pret iepriekš redzēto Karel Piroja. Nu, Valdes Vinģigelskis neredzama kopvērtējuma standingos, kopvērtējuma rezultātos nevar viņu atrast. Viņš šķiet, ka nav īsti daudz ņēmis dalību. Redz viņu 25. vietā NES Pro drifta sacensībās. Protams, šie punkti viņam dos krietnu pacēlienu uz augšu, jo tur ir pavisam maza starpība. Principā no 4. vietas līdz 20. vietām ir 40 punktu starpība. Tā ka, nu, tikšana līdz pat beigām dos pamatīgi palaicienu Vinģigelskim, ja viņam izdosies tikmēr Reinis Ozoliņš cīnās. Viņš ir 9. Livonijas Pro drifta čempionātā un 8. vietā Latvijas Pro Drift čempionātā. Tā ka viņam arī 12. vieta NES Pro Drift čempionātā, līdz ar to viņam arī šie punkti ir ļoti svarīgi. Viņš ir nedaudz augstāk kā Vinģigelskis visos kopvērtējumos, taču redzēsim, kā tad viņam izdosies aizvadīt savu vadošo braucienu, jo tikko redzējām Vinģigelskim, tas izdevās diezgan labi, ja jūs jautājat man. Es domāju, diezgan labs vadošais brauciens no Vinģigelska puses. Reinis arī tur, nu tā,
pamatīgi presēja Vinčgelski, centās sekot tuvu, tur gan bija pāris tādas korekcijas un varbūt netik veiksmīgi izdevās pāris mirkļos nosakot, taču kopumā es domāju, ka abiem diviem braucējiem diezgan līdzīgas iespējas šobrīd pacīnīties pār uzvaru. Aiziet Ozoļņš pa priekšu, Vinčgelskis viņam seko. Un tūlīt iemeties pirmajā līkumā, Ozoļņš jau pamatīgi iemet to automašīnu, tad pārāk šauri, brauc Reinis Ozoļņš, spies Vinčgelskis braukt arī šaurāk, Pantens uz nākamo līkumu, Reinis Ozoļņš lielā leņķī ielika automašīnu, taču izdodas viņam to savākt ļoti plāti gar skaitāju tribīnēm, nedaudz gan vēlu, viņš tur izslīd uz ārmu, šeit arī ļoti lielā leņķī netiek līdz ārmā esošai zonai, Reinis Ozoļņš kļūdās, atkal jāsaliek viņam viss pa plauktiem pēdējā līkumā, un arī šeit viņš diezgan šauri atrodas pēdējā līkumā, Vinčgelskis diezgan apjuts, nezinu vairs kur līkties, un saķer beigās arī Reini Ozoļņu. Taču kopumā es teiktu, ka ļoti daudz kļūdu Reiņa Ozoļņa izpildījumā, un vēlreiz varam pavērot atkārtējumu šeit. Jau pašā sākumā Reinis Ozoļņš pārāk šauri aizved šo te pirmo līkumu, pārmetienas skaistā leņķī, ar to viss kārtībā, un pēc tam izbraucot uz šīs te starta taisnes, manuprāt, arī aizslīd pārāk tālu šeit lielajā leņķī uz slīdenā seguma, un tas arī noteikti nebija gluži tas, ko vēlētos redzēt tiesneši. Redzam šeit, ļoti ilgi šī sanslīd pārmetienu brīdī, un pārāk ātri un pārāk šauri viņš uztais pārmetienu, nemaz netiekot līdz ārmā esošai kastei, kur tomēr ir Vinčgelskis, un cenšas braukt pa to vēlamo trajektoriju. So the winner between these two in this battle, who is the winner between Vinčgelskis or Ozoļņš? So just in a few seconds, I'm sure we'll see the result by judges, but they are taking a look again on the replays because, as I said before, there were mistakes from both drivers. They have to compare both runs to know for sure who is advancing to top 8. And I will just add that we have judges from all of the countries, and the result is winner in this battle is Valdas Vinčgelskis, advancing to top 8, and he'll have to fight against Piroja. Yeah, just what I wanted to finish to say is that we have judges from Latvia, Lithuania, and Estonia, so everything is even. So there's no favorites here. Even judging from all of the countries, so I think we're fair here. Yeah, we can see the comparison again with both drivers' mistakes. I think Reinis Ozoļņš lead run was not that good as Vinčgelskis, and this is why the result is how it is. Jā, redzam, tikko tiesnešiem bija jāapspriežās, jāpadomā, vēl jāizskata ap divu braucienu, kā jau es esmu parasti minējis, tad viņi redz visu šīs te nianses, visas kļūdas, un viņiem ir jāizvērtē pilnīgi viss, kas notiek šajā braucienā, un tas arī šķiet izdodas. Un mēs noskatām, ka Vinčgelskis tiek tālāk Reinim Ozoļņam, diemžēl sacensības ir beigušās, tā ka Vinčgelskis varēs cīnīties par šiem svarīgiem punktiem tālāk šajās te pro klases cīņās. Un puse no top 8 mums jau ir noskaidrot. Tas ir Jānis Bērziņš cīnīsies pret Edgaru Kroģeri un Kāreli Piroja cīnīsies pret Valdas Vinčgelskis. Tikmēr mums vēl jāaizvada 4 top 16 tandēmi. Redzēsim Bertānu cīņā pret Žodziņu. Tāpat arī Raivis Alkšās cīnīsies pret Ivo Cīrulu, Rolands Bērziņš pret Haroldu Valdmā, Jānis Jurka pret Sīmas Kvietkauskas. Tā ka viss notiek, ejam uz priekšu, produktīvi darbojamies tālāk, lai aizvadītu šo te pro klases čempionātu posmu. Tātad redzam, Niklas Bertāns jau gaida Edvardu Žodziņu. Atgādināšu, ka mēs tagad vērojam pro klases top 16 tandēms, pēc tam turpināsim ar semi-pro, bet tas nedaudz vēlāk, es domāju, turpinam pievērsties šīm cīņām uz starta. Niklas Bertāns, Edvards Žodziņš. Žodziņš ir noteikti iesildījies jau ar savu iepriekšējo tandēmu. Bertāns varbūt tik nesen nav uzbraucis, taču es domāju, ap divi gatavi un aiziet pa priekšu. Bertāns un Žodziņš, divu latviešu cīņu, kā jau teicu, beidzot nonācām arī līdz tam. Un pa priekšu Bertāns seko viņam Žodziņš iemeties pirmajā līkumā ļoti skaisti un droši pagaidām aizved pirmo līkumu Niklas Bertāns. Žodziņš tur mēģina sekot pavisam tūs, pavisam Panties no Edvards Žodziņš. Edvards Žodziņš presē, Niklas Bertāns šeit biķernieku trasē jūs acis priekšā. Vai viņam izdosies to izdarīt līdz pat beigām? Ļoti skaists brauciens no Žodziņa puses. Tikmēr Niklas Bertāns ļoti labi vadošo braucienu aizved. Un šeit pavisam tuvu sienā ir Niklas Bertāns, tas, ko viņš ir radījis visas nedēļas nogalas garumā, cik skaisti var izdarīt šo pēdējo līkumu Niklas Bertāns un Edvards Žodziņš.
Jā, wow, skaists tandems. Nikolas Bērtāns parādīja diezgan labu vadošo braucienu. Tikmēr redzam šeit, Žodziņam nedaudz jāpacīnās ar automašīnas vadāmību. Pirmā līkuma izskaņā tur pārmetienu brīdī viņš tā nedaudz šaurāk nekā Nikolas Bērtāns, bet ļoti tūs un skaists pārmetiens no Edvarda Žodziņa pušas. Un šeit tieši ļoti tuvu viņš arī pielien Nikolas Bērtāna automašīnai. Tā teikt pluspunktiņa Edvardam Žodziņam par šo mazo distanci. Nu, arī šeit diezgan labi nosaka. Tur gan piekariģi automašīna rokasbremzi un pārmetiens arī ļoti skaists. Izdodās ielikt gandrīz blakus Nikolasam Bērtānam. Jā, nu redzēsim, vai Edvardam Žodziņam izdosies parādīt tikpat skaistu vadošo braucienu. Un mēs visi diezgan labi zinām, cik tuvu Nikolas Bērtāns var nosakot. Nu, paskatīsimies, vai viņam tas būs pa spēkam arī šajā te otrajā braucienā, kad ap divi braucēji sadalīsies, samainīsies lomām. Uzvarētājs, kā jau ierasts mums, tiek tālāk uz top 8, kur pretī stāsies vai nu Raivs Alkšārs vai Ivo Cīruls. Nu, tur pa gaisu vēl aiziet šķiet pāris detaļas vai pat mitrums vai putekļi pēdējā līkumā, bet aiziet Žodziņš pa priekšu. Bērtāns seko, pievēršamies trasē, būs aizraujošs tandems, es jums garantēju pa priekšu. Žodziņš seko viņam, Bērtāns tur starp koku lapām, kas iet pa gaisu, aiziet, iemies pirmajā līkumā, Žodziņš ļoti labi iesāk pirmo līkumu, tur gan nenoturās īsti ārmalā. Bērtāns viņu presē ļoti tuvu, ļoti vēl, putais pārmetiens Žodziņš, vai viņam izdosies sakārtoties uz nākamo līkumu un izdodās ļoti skaisti, viņš izbrauc šo te startu taisni. Ļoti plāti arī pirmspēdējā līkumā pārmetiens, pēdējo līkumu ļoti skaisti. Žodziņš noliek automašīnu tikpat līdzīgi kā Bērtāns, te gandrīz gar pašu sienu. Edvards Žodziņš, tikmēr Nikolas Bērtāns viņu presē un pabeidz ap braucienu. Wow! Kas par cīņas ar diviem latviešiem? 2 BMW 36. Nikolas Bērtāns un Edvards Žodziņš redzam vēlreiz atkārtojumā. Es teiktu ļoti līdzīgi divi tandēmi. Šeit sākums, jā, Žodziņam varēja būt labāks. Bērtāns tur līdzīgi kā Žodziņš veic šo pārmetienu ātrāk un piekuriģi automašīnu. Nu, te gan arī korekcija no Žodziņa puses pirmajā līkumā, kas noteikti izsīt no balanses sekotāja. Un te Žodziņš pavisam nedaudz trāp šajā iekšmalā esošajā kastē, bet te ļoti skaists un plašs pārmetiens no Žodziņa puses. Tam ir arī gatavs pielāgoties Bērtāns, arī piekuriģi automašīna ar rokasbremzi, kāds bija iepriekš. Un te ielec blakus Žodziņam. Tikmēr Žodziņš ļoti skaisti un plāti izbrauc šo te pēdējo līkumu, un Bērtāns jau tad ir gatavs un lien viņam gandrīz durvīs. Tā ka atkal grūts darbiņš tiesnešiem pateikt, kurš tad no viņiem bija labāks. Vai mēs varētu redzēt kādu pārbraucienu? Es domāju, ka pavisam noteikti dienas gaitā mēs tādus redzēsim, vai šis ir tas gadījums. Nu, grūti teikt. Manuprāt, te nav tik viennozīmīgs uzvarētājs. Ap divi braucieni bija ļoti līdzīgi. Šeit gan redzam Bērtāns pamatīgi presē Edvardu Žodziņu. Nu, redzēsim, kurš tad no viņiem tiks tālāk uz top 8. Kā jau minēja, Nikolas Bērtāns ir 2. vietā NESPRO drifta čempionātā, un turpat ir Kims Kedzmo, tā ka, ja viņš tiek tālāk, tad viņam ir attiecīgi lielāks punktu pārsvars, un viņš var pretendēt uz uzvaru NESPRO drifta čempionātā. Un kāds mums ir rezultāts, vai Edvards Žodziņš vai Nikolas Bērtāns, un tas ir Nikolas Bērtāns tiek tālāk uz top 8. Līdz ar to Nikolas Bērtāns pietuvojās, jā, viņš palielina savas iespējas kļūt par NESPRO drifta čempionātu 2023. gadā. Viņam 17 punktu starpība no Kims Kedzmo, tā ka, pavisam tuvu viņš ir šim te rezultātam. Bet tikmēr Ivo Cīruls ar Raivu Alkšāru jau ir uz starta. Redzēsim, kurš no viņiem būs labāks. Paturpināšu arī, ka Nikolas Bērtāns ir 4. vietā Latvijas Pro drifta čempionātā un 4. vietā Livonijas Pro drifta čempionātā. Tā ka, tur arī viņš var pacelties vēl tik pie kāda kausiņa. Viss vēl ir priekšā, bet pavisam noteikti uzvara šajā tandēmā starp Žodziņu un Bērtānu viņam palīdzēja. Bet pievēršamies trasē, tur Alkšārs un Cīruls aiziet priekšu. Alkšārs seko viņam, Cīruls ļoti tuvu mēģina nosakot Cīruls, jau redzam parādās dūmu, tā ka trasē nedaudz pažabuts. Redzēsim lielāku ātrumu, un tur jau Cīruls pavisam tuvu seko Raivam Alkšāram, praktiski uzbaksta viņu, bet ar to arī viņš kļūdās, un viņam vairs nav kur palikt, nav kur pārmesties. Tikmēr arī Raivs Alkšārs nebrauc ideālo trajektoriju savā vadošajā braucienā. Pēdējā līkumā Raivs Alkšārs cenšas izbraukt plātāk, tur Ivo Cīruls arī mēģina pielikt pēc iespējas tuvāk, un tas arī pašās beigās izdodās, taču jāpaskatās vēlreiz atkārtojumā. Grūti pat bija izsekot, kas īsti notika. Redzam, pašā sākumā Ivo Cīruls ļoti labi noseko Raivam Alkšāram, bet jau šajā brīdī pārmetienā arī it kā viss kārtībā pielien tuvāk un pārāk lielā leņķī šķiet Ivo Cīruls ielic viņam blakus, un pēc tam šķiet, ka viņam vienkārši vairs nebija kur palikt. Un ar šo te leņķi viņš pārāk šauri izbrauc šo te taisno trases daļu. Redzam, Raivs Alkšārs šeit
salīdzinoši labi izbrauc šo trases daļu. Te viņš varēja būt platāk, jā, bet Ivo Cīrulis bija vēl šaurāk, un viņam vairs nebija kur palikt. Un arī šeit Raivis Alkšārs netrāpa ārmēl esošajā kastē. Tā ka, es teiktu, ka abiem diviem braucējiem joprojām ir iespējas tikt tālāk. Neviens sevi nav pavisam izslēdzis no šīs cīņas. Abi divi centās un darīja, ko varēja. Tā ka Ivo Cīrulis tūlīt brauks un priekš viņam sekos Raivis Alkšārs, un tad attiecīgi uzvarētājs pēc tam cīnīsies ar Nikolasu Bērtānu. Un te vēlreiz atkārtamā varam pavērot šo iemetienu mirkli, kur tieši atradās Alkšārs, kur atradās Cīrulis. Kā jūs minēja, ja mēs redzam vairāk šos te atkārtojumus, tas parasti nozīmē to, ka tiesneši viņus pieprasa vēlreiz, jo viņi vēro to pašu tajos pašos ekrānos, tā ka droši vien viņiem ir jāredz vēl kāds nianses, lai precīzāks būtu šis gala lēmums. Skatās uz šo te mirkli, kad Ivo Cīrulis izdarīja šo te, es teiktu, lielāko kļūdu. Protams, tur jāņem vērā tas, ka Raivis Alkšārs arī nebrauc ideāli šo vadošo braucienu, taču jebkurā gadījumā tiek izvērtēta ap divu braucēju rīcība. Un, protams, arī pēc tam būs otrs brauciens, un tad salīdzināsim tos savā starpā. Un tad jau droši vien atradīsim labāko starp šiem diviem braucējiem. Cienījamie skatītāji, esam atgriezušies, esam gatavi. Cīrulis uz starta, Alkšārs arī. Braucējiem tiek dota zaļā gaisma. Pa priekšu Cīrulis sekojam, Alkšārs aiziet. Dodamies trasē. Cīrulis pa priekšu. Alkšārs turpat jāsadzer viņam nedaudz tuvāk. Cīrulis viņš nedaudz atpalīst no viņa. Varbūt iet ar drošu distanci, un Cīrulis pirmajā likumā izmet riteni ārpus trases. Varbūt ar to arī viņš zaudēs šo cīņu, bet jābrauc līdz galam. Jācīnās līdz pēdējiem mirkļiem. Tur Alkšārs ļoti pamatīgiem dūmiem. Cīrulis piekūpina trasi ļoti agresīvi un efektīvi. Viņš aizved savu vadošo braucienu šeit. Izbrauc pietiekami plati, varēja nedaudz platāk. Un pēdējais līkums ļoti plaši izbrauc Ivo Cīrulis, vai viņš noturēsies pie sienas. Tur šķiet kontakts ar sienu, vēlreiz kontakts un pamatīgs trieciens. Ivo Cīrulis zaudē šajā cīņā, es teiktu tā, ar šo te. It sevišķi ar šo pēdējo triecienu, redzam, tur riteņi jau pamatīgi šķīgi. Vēlreiz atkārtomā jau pašā sākumā Ivo Cīrulis ar vienu riteni pamet trasi. Es domāju, ka tas jau bija liktenīgā kļūda no viņa puses. Tikmēr, protams, Alkšārs tur cīnās un mēģina noskot viņam pēc iespējas tuvāk. Bet pavērosim vēlreiz, kas tad tur beigās notika. Cīrulis šeit ļoti vienreiz uzsit pa sienu. Un tur bija vismaz divi kontakti pa sienu. Redzam vēlreiz šeit. Grūti pārstīt, iespējams vēl nebija kontakts, bet te jau pirmais, otrais un beidzamais jau trešais kontakts. Es domāju, tur šīs ģeometrija un piekara pamatīgi salauz. Centās iet uz maksimumu. Ivo Cīrulis, diemžēl, nesagāja, kā to varētu nosaukt. Un tad mums gala rezultātā tālāk tiek. Kurš no braucējiem? Tas ir Raivis Alkšārs. Tiek ārā, tiek tālāk uz top 8. Uz starta jau ir gatavi nākamie braucēji. Rolands Bērziņš un Harolds Valdma. Pa priekšu brauks Bērziņš un sekos viņam Valdma. Kā jau minēja, vakardien Bērziņš kvalifikācijā ļoti skaisti aizdīja savus braucienus. Harolds Valdma negāja tik veiksmīgi. Harolds Valdma 14. vietā. Bērziņš kvalificējās kā 3. Un tūlīt arī viņu tandēmu cīņa. Tātad viens no viņiem tiek ārā uz top 8. Aiziet, Bērziņš dodas trasē, turpat Harolds Valdma aiz viņa. Tad redzēsim, kurš no viņiem būs pārāks. Iemetiens tūlīt pirmajā līkumā. Aiziet, Bērziņš jau laicīgi, bet iemetiens ļoti skaisti. Aizved pirmo līkumu pamatīgiem domām. Trases beidzot atkal ir savs. Un tur kļūdās Valdma braucot aiz viņa. Bērziņš arī veic nelielu korekciju. Ļoti šauri izbrauc šo te taisnes daļu. Cenšās viņš izbraukt pārējos līkumus. Bērziņš un šeit arī kļūdās. Pilnīgi taisni nobrauc pirms pēdējā līkuma. Bērziņš te arī pavisam tuvu sienā, vai viņam neizslīdēs automašīna, kāds bija Cīrulim. Un te ļoti tuvu brauc Rolands Bērziņš. Tur Valdma viņam cenšās nosakot, atkal bez vārdiem atstāja mani komentējot šo te cīņu. Jā, aizraujoši un iespaidīgi cīņa. Let's take a look again on the replays. Bērziņš doing a nice initiation. What a nice angle and what a fast run here by Rolands Bērziņš. Meanwhile, Valdma makes a mistake on transition going straight. But afterwards, we saw mistakes from Bērziņš too here. This transition with a slight correction, going a bit too wide on initiation. But still, afterwards, going way too shallow, not getting that outside zone. But still, we see a lot of smoke, so the truck must be dry at this moment. And afterwards, here we can see driving him completely straight for a slight moment before the last section, before the last turn. So a lot of mistakes by both drivers, and of course they both can do better, and they will do better probably in their second run.
Jā, nu te tiešām atstāja bez vārdiem vienu brīdi komentēt šo te cīņu, un tur Bērziņš neparādīja savu labāko sniegumu, bet es domāju, ka te pavisam noteikti varam, kā braucēji droši vien arī var vainot to mainīgo trases segumu. Kā jau es iepriekš teicu, šajā vējainajā laikā trasi šķiet ļoti ātri nožus, jo tikko mums bija krusts, tikko bija lietus, tikko trasi bija slāpja, un tikpat ātri redzam jau pamatīgi dūmu visas trases garumā, un tas ir tas izaicinošākais abiem diviem un visiem pārējiem braucējiem, bet tagad Valdma pa priekšu, Bērziņš viņam sekos aiziet. Valdma dodas trasē, Bērziņš turpāt aiz viņu seko ļoti tuvu, Bērziņš cenšas viņu presēt, laicīgs iemetiens no Valdmas puses, turpāt Bērziņš arī mēģina noskat pēc iespējas Valdma arī ar pamatīgiem dūmiem aiziet pirmos līkumus. Bērziņam jāmēģina pies to kļūdās, tur nedaudz Bērziņš diezgan plati un lēnu izbrauc šo te līkumu sekciju, tur ātrāvies pamatīgi jau Valdma, un šeit pārāk šauri veic šo te pārmetienu. Valdma galīgi neatrodās tur, kur viņam vajadzētu būt, un pēdējā līkumā gandrīz līdz pat sienai aizslīd Valdma, un aplauss ovācijas arī Bērziņam un Valdmam. Jā. Tiešām ne tas veiksmīgākais brauciens atkal abiem diviem braucējiem. Redzam vēlreiz un tur efektīvi jau redzam, kādi dūmi ir parādījušies biķernieku trasē. Tiešām, laikam, trase ir pilnībā savs un braucējiem uz to jābūt gataviem. Visiem spoteriem arī jāpaziņo braucējiem, kā izskatās trase, uz ko būt gataviem, kāds režīms ir jāieslēdz sev un automašīnai. Tur uzbrauc uz kerba Valdma. Tiesneši arī to minēja kā kļūdu. Mēģinam nebraukt uz tiem kerbiem. Tā būs tas būs tāds mīnusiņš punktu ziņā, līdz ar to viņam jāmēģina ieturēties trases robežās līdz kerbiem. Un, attiecīgi, ja viens ritenis pamet trasi, tad jau tā ir praktiski nu šeit uz pašas robežas bija Valdma. Tas arī viņu izsit droši vien no balansa, un pēdējā līkumā viņš īsti vairs neatrodās tur, kur vajadzētu būt. Jā, beigās viņš izslīdēja plašāk, bet atkal grūts darbiņš tiesnešiem. Tepat ir grūti izvērtēt, kurš tad bija labāks ar šīm visām kļūdām. Jāatcerās tas, ka iepriekš sekojot Valdma nobrauc pilnīgi taisni, Bērziņš arī savā vadošajā braucienā bija taisni, un rezultātā. Who's the winner between these two? And the winner is nobody. So one more time, guys, we're going again. This is what we want to see. As I said before, we couldn't find out which one was better because they both did a lot of mistakes, so they are going again a bit later on. Jā, pārbrauciens. Beidzot mums ir pārbrauciens, un tas būs starp Rolandu Bērziņu un Haraldu Valdmu pēc brīža. Taču turpinam ar top 16 cīņām. Tas ir Jānis Jurka pret Simas Kvietkauskas. Jurka gan Latvijas, gan Livonijas čempionāta līderis. Viņam jāaizstāv savus gods. Viņš jau ir vinnējis Baltijas Pro Drift čempionāta titulu. Tā ka redzēsim, kā viņam izdosies sevi pierādīt šajās cīņās. Viņš gan ir 9. nevis Pro Drift čempionātā, tā ka tur arī viņš var krietni vēl pacelties, ja tiek līdz beigām šeit, bet aiziet. Jurka dodas trasē, Kvietkauskas seko un aiziet. Tūlīt arī iemetiens pirmajā līkumā. Jurka, Kvietkauskas, iemetiens no Jurkas puses ļoti skaisti. Sāk viņš savu vadošo braucienu, savu BMW 46, atrodas tieši tur vajadzētu būt. Kvietkauskas cīnās, tur pamatīgi izbrauc no trases. Kvietkauskas kļūda jau no viņa puses, bet viņš mēģina saķert Jurku. Tikmēr Jurka ar pamatīgiem dūmiem, un Kvietkauskas atkal kļūdās, sagriežas. Un Jurka skaisti pabeidz savu braucienu pie pašas sienas. Turās Jānis Jurka, vēl pēdējiem metri viņam jānoslēdz, un aplaus Jānim Jurkam. Viņš atkal parāda to, kāpēc viņš ir Baltijas Drift čempions. Skaists vadošais brauciens no Jāņa Jurkas puses, tur Kvietkauskas cīnījās. So yeah, again, let's take a look at the replay. This is Kvietkauskas fighting against Jānis Jurka. Here we can see the mistake by Kvietkauskas dropping one wheel off the track on the first transition. But he tried to push Jānis Jurka away, and afterwards Jānis Jurka doing a really good job on his lead run here, sitting in this outer zone where he should be with a lot of smoke, a lot of angle. What a nice transition. Kvietkauskas was not ready for such a wide transition. He's just going off the track. But here, of course, Jurka could have gone wider, but Kvietkauskas does a mistake and almost spins. Meanwhile, Jurka finishing his run pretty nicely. Jā, kā jau minēju iepriekš, izaicinoši apstākļi šeit trasē biķerniekos, atkārtošos droši vien vēl vairākas reizes dienas garumā. Tā ka, grūti ir atrast komentārus vēl pie šādām cīņām. Jāsaprot, ka visi tie braucieni salīdzinoši līdzīgi ar kļūdām, līdzīgās vietās un, kā jau minēju, izaicinoši. Bet Kvietkauskas un Jurka ir mainījušies vietām. Tur tagad pa priekšu brauks Kvietkauskas, sekos viņam Jānis
Jurka. Nu, attiecīgi uzvarētājs pēc tam cīnīsies vai no Rolanda Bērziņa vai Haralda Valdma. Un tikmēr aizmugurē jau Jānis Bērziņš, Silda Riepas, viņam pret Kroģeri būs tūlīt pat jācīnās top 8 cīņās. Bet tagad noskaidrosim, kurš tad tiek tālāk. Vai tas ir Jānis Jurka vai Simas Kvietkauskas. Pagaidām es teiktu, ka Jurkam tāds neliels pārsvars pār Kvietkauskas, pastoties uz kļūdām, ko veids Kvietkauskas sekojot. Taču Jurkam jāizdara labāks darbiņš sekojot, un viss būs kārtībā, aiziet. Zaļā gaisma, braucam! Nu, un pa priekšu Kvietkauskas tur Jurka jau pamatīgiem domām ieskrēja, ieskrējas viņa. Kvietkauskas mēģina izbraukt šo te labo vadošā braucienu līniju. To pamatīgiem domām lielā ātrumā virzās Kvietkauskas. Jurkam jāiet tur nelielu drošu distancīti, lai noturētu. Te Kvietkauskas vēl šaurāk, kā iepriekš Jurka izbrauc šo līgumu, netrāpa arī ārnā līdz šeit kastei. Kvietkauskas ļoti plati līdz pat pašai sienai nobrauc un tiešām pārcenšās un sagriežās. Par laimi šis te kontakts nebija tik traks, kā iepriekš varējām novērot biķernieku trasē. Tā kā aplaus Jānim Jurkam. Tur viņš gar trībīnēm arī dodas jums garām. No Kvietkauskas tur, es domāju, vienkārši pārcentās pirms pēdējā līkuma. Protams, tas bija ļoti skaisti, kā viņš ienāca šai te pēdējā līkumā. Yeah, we can take again a look on the replay. Kvietkauskas doing a solid job on the first turn. Of course, he could have gone wider. Jurka trying to catch him up. But Kvietkauskas was going really fast and going way too shallow on this straight part of the track, doing the transition way too shallow, and afterwards Jurka almost catching him up. But here Kvietkauskas does this mistake on the slippery surface and a slight contact between both cars, and I think both are okay and they both will be ready for next battles, but we'll find out which one of them will fight again. So the winner in this battle, uzvarētājs ir Jānis Jurka, tiek tālāk. Jānis Jurka tiek tālāk uz top 8. Gatavs nākamajām cīņām. Bet mēs turpinām ar top 8. So guys, it's top 8 already, and this is Jānis Bērziņš against Edgars Kroģeris. Nu, tātad abi divi šie braucēji jau aizdīja savas cīņas top 16. Tandēmos, ap divi ir gatavi, pa priekšu redzēsim Jānis Bērziņš šo BMW 36, seko viņam Kroģeris. Nu, un pievēršamies trasei, šā jābūt interesantai cīņai starp diviem sarkaniem auto, aiziet priekš, Bērziņš seko viņam Kroģeris, skaisti pagaidām izdos trasi. Jānis Bērziņš šeit tāds piesardzīgāks pārmetiens ar mazāku leņķi, te jau piebremzēts pies Jānis Bērziņš, Kroģeris gan labi pielāgojās Bērziņa līnē, ļoti tuvu presē Jānis Bērziņš, Jānim Bērziņam vēl pēdējais likums, ļoti plašā leņķī, pārāk lielā leņķī ieliek Almšīna, Jānis Bērziņš praktiski apstājās tur šajā te pirmajā līkuma daļā un pabeidz braucienu Jānis Bērziņš un Edgars Kroģeris. Jā, nu neliela kļūda beigās no Jāņa Bērziņa puses, bet tiešām jāuzteic Kroģera paveiktais darbiņš, jo viņš ļoti labi nosakoja Jānim Bērziņam arī par spīti šai te neideālai līnijai pašās beigās, taču līdz tam, es domāju, Jānis Bērziņš tīri solīdi aizdīja savu vadošo braucienu. Protams, jāpielāgojas ir pēkšņi sausiem apstākļiem. Domāju, ka Jānis Bērziņš šeit arī to mēģināja izdarīt, piebremzējot automašīnu, jūtās tā, ka iet pārāk plati. Nu, un beigās šī te kļūda no Jāņa Bērziņa puses, ko viņš diezgan apstājas un vēl mazākā leņķī piekurģa automašīna. Protams, Kroģeris tā rezultātā pietuvojas viņam diezgan pamatīgi un tiešām apsveicam, ka Kroģeris arī sadzēsās un nosakoja diezgan labi par spīti tam, ka Jānis Bērziņš neatradās īsti tur, kur vajadzētu būt. Tā ka aizraujošs tandems un atkal mēs redzam loktīrītājs, atkal ir lietus trasē, tā ka viss var absolūti izmainīties tūlīt pat jau. Nu, interesanti, kas notiek braucēju galvā šādā mirklī, kad ir aizdīts viens brauciens un atgriežoties uz otro braucienu pēkšņi pamatīgi līst. Kā jūs vakar minēju, droši vien kādam patīk šie laikapstākļi, kādam nepatīk braukt pa slāpju. Es neatminos tieši, ko Edgars Kroģeris teica, vai viņam patīk slāpš laiks vai nē, bet jebkurā gadījumā viņiem ir jādodas trasē pa priekšu. Kroģeris seko viņam Bērziņš. Slāpš laiks, kas notiks tagad. Aiziet iemetiens Edgars Kroģeris pa priekšu un ļoti plati līdz pašai trases robežai. Bērziņam neizdodas nosakot, Bērziņš izdodas ārpus trases, tā ir pamatīgi kļūda no Bērziņa puses, tikmēr Kroģeris mēģina salikt atlikušo trases daļu kopā. Bērziņam jācenšas nosakot pēc iespējas tuvāk, neatkarīgi no tā, kas notika iepriekš. Kroģerim tur vēl palicis pēdējais likums, ļoti plāti brauc Edgars Kroģeris.
ļoti labā pozīcijā. Viņš šobrīd atrodas pēdējā līkumā. Jānim Bērziņam tikmēr jāatceļas pielīdz pēc iespējas tuvāk un pabeidz braucienu Edgars Kroģers un Jānis Bērziņš. Jā, pastīsimies vēlreiz sakām, kur tad īsti kļūdījās Jānis Bērziņš. Šeit izskatās, ka viņš ieslīd šajā ārmalā slidenajā trases daļā. Man šķiet, ka tur ārpusē ir slidenāks nedaudz un netīrāks šis segums, tāpēc arī Jānis Bērziņš kļūdās. Izskatās, ka viņš jau to saprata un sāka bremzēt pēdējā brīdī, bet šķiet nedaudz par vēlu. Nu, šī kļūda viņa var maksāt ļoti daudz, jo Jānis Bērziņš ir parādījis tiešām labu sniegumu visas nedēļas nogales garumā, un tagad šī kļūda var būt diezgan liktenīga. Redzēsim, nu, Jānis Bērziņš arī izkāps no automašīnas, iet pie Edgara Kroģera, lai sagaidītu rezultātus. Turpat arī Edgars Kroģers aplausa ovācijas. Jānis Bērziņš, Edgars Kroģers. Kurš tad ir uzvarējis no šiem te diviem? Un tālāk dodās Edgars Kroģeris. Nu, un, protams, apsveic viens otru braucēju. Jānis Bērziņš, paldies arī tev. Smaidīgs vienmēr, gatavs cīņām. Prieks viņu redzēt. Edgars Kroģers arī pamāja skatītājiem. Tā ka, nu, redzēsim vēl Edgaru Kroģeri. Viņš dodas tālāk uz top 4. Tas jau ir nopietns pieteikums no Edgara Kroģera puses. Diemžēl Bērziņam sacensības ir beigušās. Tagad Vinži Gelskis un Kārel Pīroja. Nu, un attiecīgi uzvarētājs no šī te tandēma cīnīsies pret Edgaru Kroģeru. So, yeah, this was Edgars Kroģers advancing to top 4, and I think all of us saw what really happened there and why he's advancing. I think that's because of the Jānis Bērziņš mistake on the first turn. Really, what Jānis Bērziņš did not expect it, I believe, but a mistake is a mistake, and you lose your run in one turn, it happens. And Edgars Kroģers put whole other run together nicely, so he's advancing to top 4, and he will have to fight against one of these guys. It's either Pīroja or Vinži Gelskis. They are both ready. Pīroja is going to lead. Vinži Gelskis following. Here we go. About to see them both initiate in the first turn. Very slippery conditions on the first turn. Let's see how they cope with that. And here we go. Pīroja leading, Vinži Gelskis following. Really good job by Pīroja right now, going right on the edge of the slippery conditions. Vinži Gelskis following closely. Pīroja said they're doing both a good job here. Pīroja going really wide, right next to the curb where we want to see him. Pīroja again doing a great job here. Maybe a bit of correction here. And what a wide run by Kārel Pīroja. What a great job by both drivers. Kārel Pīroja showing how it's done in wet conditions, and they're both finishing their run nicely. Wow, what a run. Kārel Pīroja against Valdis Vinži Gelskis. Nu, tikko redzējām, es teiktu, ka ļoti skaistu vadošo braucienu šādos slīdinājos laikapstākļos. Nu, Kārel Pīroja tur tiešām izbrauca visur, kur vien vajadzētu. Vinži Gelskis arī pārāk nenobijās no tā, nosakoja viņam diezgan labi. Bet kā jūs vienmēr teikuši, jo labāks vadošais brauciens, jo vieglāk to ir nosakot. Jo braucēji gaida tieši šo ideālu līniju. Šeit ļoti skaists pārmetins arī no Vinži Gelska, nokopējot Pīrojas līniju. Nu, šeit nedaudz varbūt piekurģē pārmetienu brīdī Pīroja savu automašīnu, taču es domāju, tā ir pavisam niecīga aizķeršanās, pavisam maza kļūda. Es domāju, ka šis ir ļoti labs rezultāts Pīrojam. Nu, un tūlīt jau turpināsim ar viņu otro braucienu. So Pīroja is going to go against Vinži Gelskis again in the switched roles. And the winner is advancing and fighting against Edgars Kroģers in top 4. So they are really close for that final podium. Not much battles left in Pro Drift class. And here it is. Vinži Gelskis leading, Pīroja following. Aiziet, dodamies trasē. Vinži Gelskis pa priekšu, Pīroja viņam seko. Nu, atkal pamatīgi līdzloku tīrītāji ir ieslēgti un braucēji tojās pašam pirmajam iemtienam, aiziet Vinži Gelskis pa priekšu, Pīroja viņam pavisam tuvu cenšās nosekot. Nu, ļoti līdzīgs brauciens pagaidām izvēlas. Pīroja tur varbūt nedaudz labāk varēja noskot. Vinži Gelskis arī veids kļūdu pārmetienu brīdī. Nu, šeit ļoti plāti izbrauc Vinži Gelskis, uzbrauc uz kērba augšā, kas viņu izstīs nedaudz no balans. Un netiek arī viņš līdz ārmai. Un šeit kontakts starp Vinži Gelski un Pīroju. Nu, tur noteikti pie vainas arī ir tas, ka Vinži Gelskis neatradās tur, kur viņam vajadzētu būt. Pīroja varbūt uz to nebija gatavs, un tur redzējām ar durvīm praktiski iebrauc automašīnas aizmugurē Vinži Gelskis. Let's take a look again on the replay. What really happened there, because Vinži Gelskis did a good job here and doing a correction here on this transition as well, going a bit straight.
not totally straight, but still making a mistake. Meanwhile, Piroja is struggling to follow his run, and afterwards catching him up here on this part of the track. And here, Vingegaard is going on that curve, which put him out of his balance, I think. And here, going a bit too slow, and Piroja making a contact with Vingegaard. And of course, judges will have to take a look again on this and find out who's at fault here. Maybe it was Piroja's fault, but still Vingegaard was not located where he should be. And this is the part where Vingegaard was put out of his balance, driving on the slippery curb. Nu, protams, tiesnešiem ir jāpievērš uzmanība, ir jāizskata vēlreiz un vēlreiz šie atkārtojumi, lai saprastu, kurš te tiek tālāk, bet vai mums ir rezultāts? Un tālāk, advancing, Karel Piroja. Karel Piroja is advancing to top 4. So we know already 2 contenders in top 4. It's Piroja against Kroģeris. They will fight for the big final. But until that, we're moving on with top 8. And this is Rolands Bērziņš against Harald Valdmans. Sorry, this is top 16 one more time. Right, they still have to fight in one more time. So the winner will advance to top 8 and fight against Jānis Jurka. Bet jā, šis ir pārbrauciens ar Rolandu Bērziņu un Haraldu Valdmanu. Pats biju pat nedaudz piemirsis par to, ka viņiem ir jābrauc vēlreiz. Mums jānoskatra, kurš tad tiek tālāk uz top 8 un aiziet. Rolands Bērziņš pa priekšu Valdmanu viņam seko. Un pagaidām skaisti izvēlēs vakar pa slēgtu laiku Bērziņam. Nebija problēma nobraukt labu kvalifikāciju. Tur Valdmanu gan pacīnās un iztaisno no Latvijas sekojot Bērziņam. Bērziņš ļoti skaistu vadošo braucienu aizvedu šeit līdz pat pašam kerbam. Valdmanu tikmēr kļūdās pārmetienu, veids skrien par ātru. Es domāju, šeit jau būs sarkanie karogi, lai braucējs pārtrauc, lai nav nekāds kontakts. Nē, bet tur Valdmanu pamūk malā. Un tikmēr Bērziņš noslēdz savu braucienu un parāda, kā tad ir jābrauc pa slapju laiku. Nu, aplausi Rolandu Bērziņam. Tas, ko es jau teicu. Vakardienas slapjā laikā viņš parādīja, kā tad ir jābrauc. Un es domāju, ka šodien viņš parādīja tieši tikpat labu sniegumu. Tas, kas man personīgi patika visvairāk, ir tas, kā viņš pārslēdzās šeit visos pārmetienos skaisti, bez īpašām korekcijām. Redzam, jau no paša sākuma brauc skaistā leņķī korekcijā. Nekādas korekcijas pārmetienā neveic. Un pēc tam arī šī te start finish taisn biķernieku trasē, kur ir šī te jāveic šis garais pārmetiens. Rolands Bērziņš nemīkstinās, nenobīstās no tā un ļoti skaisti un plūdeni pārliek automašīnu pretējā virzienā. Redzam vēlreiz. Nu, ļoti labs darbiņš no viņa puses, tikmēr Valdmanu vienkārši apjūk, nespēja nosakot un pārtrauc savu braucienu, pamūk malā, lai Bērziņš to var pabeigt. Nu, un tā arī mums noslēdzās šīs te tandēms. Tā ka, nu, priekšrocības pavisam noteikti, nu, Bērziņam redzam vēlreiz atkārtojumā. Diemžēl tiešraidē neredzējām, kāds izdodas Bērziņam. Tur viņš ļoti labi iesildās pēdējiem līkumam. Es domāju, ka viņš ir gatavs cīņai. Tā ka, nu, skatāmies vēlreiz. Bērziņš against Valdmanu. Valdmanu will be leading, of course, after this mistake. I think Bērziņš has a nice handicap to win this battle, but still they are halfway there. They have to do the other half of the job here, and let's see, will Bērziņš be able to follow Valdman's run? He has to do a safe follow run, so he will advance to top 8, but let's see how they do. Valdman leading, Bērziņš following. Un aiziet Valdmanu, tur jau Bērziņš jau pamatīgi ieskrējas apziņas Valdmanu ņemties pirmajā līkumā. Valdmanu pagaidām labi veids pirmo līkumu, izlika nedaudz plašāk. Bērziņš ir pavisam tuvu, veids pārmetienu, praktiski bumperī arī šeit. Bērziņš presē Valdmanas automašīnu, Kaspars skaisti braucienu no abiem tiem braucējiem, un Valdmans šeit kļūdās, pamatīgi kļūdās, neizbrauc pietiekam plaši, tikmēr Bērziņš no tā nav īsti nobijies. Un vēl pēdējais līkums, Rolands Bērziņš rāda klasi, kā var nosekot braucējiem arī, kurš nebrauc piedrauc trajektori. Ļoti skaists noslēgums, Haralds Valdmans, Rolands Bērziņš. Speechless. They left me speechless because Rolands Bērziņš did everything perfectly, I believe, because here Valdman had a nice start, doing a transition a bit too shallow with some corrections here and there, but yeah, here we can see the other run while Bērziņš was leading. We can see the comparison, how Valdman did a mistake here on this chase run. And I think there's nothing to add about Bērziņš lead run. It was pretty much perfect, in my opinion. Meanwhile, Valdman had some struggle, had some issues on his lead run. Let's take a look again. Doing a transition way too early, way too shallow. That is why he's not going wide enough. But still, Bērziņš was not afraid of it. So the winner in this battle, moving on to top 8, is
1, 2, and 3. Rolands Bērziņš dodas tālāk uz top 8. Nu, beidzot esam noslēguši šo top 8, un tikpat ātri mēs arī ar to tiksim galā. Tātad Bērziņš cīnīsies pret Jurku, nu tas noteikti būs aizraujošs tandēms. Tikmēr uz starta atgriežamies pie top 8. Mums ir palikušos tikai 2 tandēmi top 8. Tikko redzējām Bērziņu, viņam ātri jāsamaina riepas, jāsakārto auto, un viņš varēs cīnīties pret Jānu Jurku, kurš noteikti jau ir gatavs cīņām. Bet tagad redzam Nikolas Bērtāns pret Raivi Alkšāru. Nu, tas mums ir pro klases cīņas, braucēji ir gatavi. Nikolas Bērtāns, Raivs Alkšārs jau laicīgi sāk startlēt, tālāk neatpaliktu no Nikolas Bērtāna. Bērtāns tikmēr tuvojās iemetienam pirmā likumā, aiziet sāk driftu. Bērtāns ļoti klati, gandrīz vai riskē. Nikolas Bērtāns ar savu braucienu izslīd šajā slidnējā daļā. Raivs Alkšārs arī trāpa viņu lamatās un pamet trāsi ar vienu riteni. Tikmēr Bērtāns notās. Raivs Alkšārs sagriežās pavisam, gandrīz vai sagriežās Raivs Alkšārs. Tikmēr Bērtāns nebaidās pabeigt savu braucienu, diezgan zolīti viņš to aiz, un šeit ļoti tuvu pieslīd sienai Nikolas Bērtāns. Atkal viņš brauc gar pašu sienu. Tāds sniegums no Nikolas Bērtāna, turpat arī Raivs Alkšārs. Aplausi un ovācijas abiem latviešu braucējiem. Nu, tur Raivim Alkšāram bija jāpacīnās, lai nosakotu Nikolasam Bērtānam. Redzam, sākumā tiešām labs pieteikums no Raivi Alkšāra, bet kā ierauj automašīnu šajā slidinājā segumā, tur pieteik ar pavisam nedaudz, un Nikolasam Bērtānam izdodās noturēties trasē, tikmēr Raivis Alkšārs nespēja nosakot, un arī šeit kļūdās šajā te līkumā, tā ka es domāju, nu šeit ļoti daudz priekšrocības Bērtānam, ja skatāmies uz viņu iegūtajiem punktiem. Tā ka viņam vajadzētu būt gatavam otrajam braucienam, un arī šeit beigās, nu tiešām viens no retajiem, kas nebaidās no šīs slidinās seguma pēdējā līkumā. Nu, tikmēr redzam šeit Raivis Alkšārs gluži kā uz banānu mizām Mario kartingos uzbrauc. Raivis Alkšārs, ja tā varam teikt, nu tur ierauja automašīnu nereāli plati, izslīdot, izmetot šo vienu riteni ārpus trases. Nu, tāds tas viltīgais segums arī ir, cienījamie draugi, un tāpēc šīs cīņas ir arvien aizraujušais. Protams, nedaudz žēl ir visu braucēju, kas izslīd šādā veidā ārpus trases un zaudē, jo nu, mēs gribam redzēt ciešas cīņas, likt tiesnešiem iesvīst, lai viņi pacīnās par šo rezultātu. Protams, ka viņiem to darbiņu atvieglo kāds, kurš izmet to riteni ārpus trases. Bet aiziet, pievēršamies trasē, brauc jau trasē Raivs Alkšārs, sekoņam Bērtāns aiziet pa priekšu Alkšārs Bērtāns. Turpat aiz muguras, nu Bērtānam vienkārši jāveic labs sekojošais brauciens, un viņš būs drošībā. Ļoti tuvu pārmetienu, mēs Nikolas Bērtāns, viņš nemaz nebaidās no Raivi Alkšāra, gatavs viņu spiest tālāk, ļoti labi seko Nikolas Bērtāns, tikmēr pārmetienu arī praktiski reizē uztais. Ap divu braucēju Raivs Alkšārs šeit varbūt nebrauc ideālo līniju, taču pagaidām ļoti labs tandēms no braucējiem. Es esmu droši, ka Nikolas Bērtāns pielīdīs tuvāk Raivim Alkšāram. Nu, jāpresē, viņš jāpresē līdz pēdējiem brīdim un skaisti noslēdz braucienu Raivs Alkšārs un Nikolas Bērtāns. Jā, nu varam pavērot vēlreiz, protams, atkārtojumā. Es domāju, ka te visu izdarīja, kā tas ir vajadzīgs. Nikolas Bērtāns, Raivs Alkšārs tur pacīnījās pāris vietās, veids visādas korekcijas, netrāpīja varbūt tik plaši, kā vajadzētu izbraukt. Taču, jebkurā gadījumā, es domāju, kopsumā ļoti skaists tandēms, un šeit arī korekcija no Raivs Alkšāra pusli izbraukt nedaudz platāk. Pārmetienu brīdī arī varbūt varēja būt platāk nedaudz Raivs Alkšārs. Taču, jebkurā gadījumā, es domāju, ka tiesnešiem ir rezultāts. Un tālāk uz top 4 mums tiek neviens cits kā Nikolas Bērtāns. Yes, so Nikolas Bērtāns advancing to top 4 in this fight against Raivs Alkšārs. And we have only one top 8 battle left. And it's Bērziņš against Jurka. I'm pretty sure this will be a really nice tandem, and I cannot wait to see it. Let's see if we are continuing with top 4 Piroja against Kroģers, or we are waiting for Bērziņš and Jurka. We will find out in a few seconds. Tātad vēl nedaudz paciešamies, un tūlīt uz starta redzēsim nākamo tandēmu. Nu, un atgriežamies pie pro klases cīņām, un kā jūs minēju, tā arī notiek. Mēs sagaidījām šo te noslēdzošo top 8 cīņu, un tas ir Rolands Bērziņš pret Jāni Jurku. Nu, es, kā jau iepriekš arī teicu, es ļoti gaidu šo tandēmu, jo tie ir divi ļoti spēcīgi braucēji, parādījuši labu sniegumu, sevišķi slapjos laikapstākļos.
Līdz ar to es domāju, šīs būs ļoti tuvs un aizraujošs tandēms. Aiziet Rolands Bērziņš pa priekšu, Jānis Jurka, viņam seko top 8 noslēdzošā cīņa, kurš no viņiem iekļūst top 4, lai cīnītos pret Bērtānu. Aiziet ņemties pirmajā līkumā, Bērziņš pa priekšu, Jurka viņam seko, no tur tiešām tuvu mēģina noskot jau Jānis Jurka, jau parādās dūma no Bērziņa automašīnas riteņiem, tas nozīmē, ka trasa paliek saucāka un turpat taisnajā daļā. Bērziņš ļoti skaisti aizved šo te pirmo līkumu, turpat Jurka arī viņam mēģina noskot. Un šeit pārmetiens uz pēdējo līkumu, Bērziņš vēl uz piekuri automašīnu, lai noliktu tuvāk sienai. Jurka viņu pamatīgi presē, bez maz vai uzbakst viņa automašīnu un vēlreiz ļoti tuvu Jānis Jurka un Rolands Bērziņš pabeidz šo te braucienu. Nu, tiešām jāķer pēc vārdiem bija sekojot šim te līdz labs sākums no Rolanda Bērziņa. Atkal skaists pludens pārmetiens no viņa puses. Protams, tur piekuriņa automašīna nedaudz bremzēm, bet redzam vēlreiz, nu, izdara visu to, kā tas būtu jādara. Jurka tur pacīnās nedaudz viņam noskot pēc iespējas tuvāk. Tāpēc es teicu, cienījamie draugi, ka šīs būs aizraujošs tandēms, un tā arī un šeit klasisks Rolanda Bērziņa gājiens šajā te taisnītē veikt pārmetienu plaši un skaisti bez liekām korekcijām. Nu, un tad beigās Jurka šeit ielec blakus un uzbaksta Rolanda Bērziņa automašīnu, kamēr viņš brauc mazākā leņķī, tā ka tas ir tieši tas, ko mēs gribam redzēt. Nu, aizraujoši, mēs esam pusceļā šai cīņai. Te vēl visu, ko mēs varam pieredzēt. Jurka brauks priekš, Bērziņš sekos. Nu, pastīsimies, vai Bērziņam arī izdosies ielīst blakus Jurkas automašīnai, vai Jurkam izdosies skaists vadošais brauciens. Uzvarētājs tiek ārā uz top 4. Braucēji gatavi, zaļais karogs, here we go. Jurka pa priekšu, Bērziņš viņam seko. Nu, tur tuvojās jau iemtienu brīdim, aiziet Jurka iemt automašīnu, Bērziņš ielīdz vairāk iekšņumā, lai labāk noskot Jurkam. Šeit ļoti plati izbrauc Jānis, tur Bērziņš skaisti pārmetās, turpat bamperies Jāņa Jurks, ko mēs šobrīd redzam. Skaists tandēms Jānis Jurka, Rolands Bērziņš, atkal izcils pārmetiens no Rolanda Bērziņa puses. Jurka šeit ļoti plati uzbrauc pat uz kerbu, tā ir kļūda no viņa puses, un pēdējais līkums Jurka noliks automašīnu ļoti tuvu sienai. Bērziņam jāpresē Jānis Jurka, viņš to arī dara. Kas par skaistu tandēmu mūsu atpriekšā pabeidz braucienu. Praktiski blakus Jānis Jurka un Rolands Bērziņš. Woo! What was that, dear spectators? What was that? Take a look again. Jānis Jurka fighting and Rolands Bērziņš. And I will remind you guys that Jānis Jurka is Baltic Championship in 2023. He's really high in the standings. He's first in Livonia Pro Drift Championship. He's first in Latvia's Pro Drift Championship, but Rolands Bērziņš is pushing him to the limits, and Rolands Bērziņš is second in Livonia's Pro Drift Championship, and Rolands Bērziņš also is third in Latvia's Pro Drift Championship. They are fighting really close, all of them. Edgars Kroģers, Jānis Jurka and Rolands Bērziņš in top standing, so this is a serious moment. And kurš ir uzvarētājs, Jānis Jurka vai Rolands Bērziņš? Un tas tiešām ir Rolands Bērziņš. Viņš tiek tālāk. Jānis Jurka pamāja viņam ar abām rokām, saka, ok, tu to nopelnījies. Domāju, ka šis ir skaists pavērsiens, ka Rolands Bērziņš tiek tālāk, jo es atgādināšu, ka viņš ļoti sīvā cīņā cīnās arī par čempionu punktiem, gan ar Edgaru Kroģeru, gan Jāni Jurku. Līdz ar to man šobrīd ir grūti pateikt, kas tur notiek ar punktiem un cik liels izredzes viņam ir pakāpties augstāk, taču jebkurā gadījumā Bērziņš tiek tālāk un viņš cīnīsies pret Nikolasu Bērtānu. Tikmēr mēs sākam ar top 4. Tātad top 4, guys, pay attention to the track. We're about to start the final top 4 battles. It is Piroja against Kroģeris, and the winner will advance to the big finals. So we'll see 4 drivers and 3 of them will be on the final podium. Only one of them losing it. So let's see who it is. Piroja leading, Kroģeris following. Aiziet pa priekšu Piroja, seko viņam Kroģeris. Nu, tur arī pamatīgi cieņa mūsu atpriekšā. Tūlīt saka, Piroja sāk braucienu. Kroģeris tur pavisam tuvu, seko Pirojam. Tik tuvu iespējams vēl neviens nebija ielīdz šeit automašīnā, vai izdevies pārmeties Kroģerim. Viņš gan zaudē nedaudz šo te distanci no Pirojas, uzbrauc ziešmalā esošā kerba. Un šobrīd šeit mēs īsti neredzam, kas īsti notiek šajā tandēmā. Tikmēr, nu, abi tik braucēji vēl joprojām ir turpat trasē. Kroģeris cenšas pielīst pavisam tuvu Piroju, nedaudz kļūdās šai te iebraukšanā pēdējā līkumā, uzsit pa sienu. Te arī netiek vairs tik tālu ārā, kur vajadzētu būt, un Kroģeris turpat blakus Pirojam pabeidz šo te braucienu.
Nu, un trasē atkal pamatīgi līst, pamatīgi apgrūtinoši apstākļi. Redzam vēlreiz, Kroģers ļoti skaisti, ļoti tuvu noseko Pīrojam. Pēc tam arī pārmetienu izdara laikā. Yeah, so it was Pīroja leading and doing a fine job on a lead run. Kroģers trying to push him away in all of the parts of the track. And here we can see Kroģers coming really close to Pīroja, doing a nice transition both at the same time simultaneously. And the final transition, the last time Pīroja hitting that wall, correcting his car's line, but Kroģers didn't get afraid of that and still managed to finish that run. And we still have to go another time with switched roles, so let's see who will advance. Jā, nu tagad pa priekšu brauks Edgars Kroģers, sekos viņam Vampīroja, kā viņš pats sauc savu komandu vai sevi. Vampīrs aiz muguras, Kroģers brauks pa priekšu savu kebab fighter. Nu, redzēsim, kurš tad no viņiem tiks tālāk, abi divi braucēji gatavi pa priekšu. Kroģeris seko viņām Pīroja, aiziet arī Kroģerim svarīgi punkti kopējā čempionātā, arī šajā sacensībās un aiziet iemies pirmajā līkumā. Kroģeris ļoti skaisti un plaši iesāk savu braucienu, vai viņam izdosies noturēties trasē. Nu, tur trāpa viņš šajā slidinajā zonā, bet izdodās viņam salikt visu kopā. Pīroja tur arī pavisam tuvu, viņam mēģina noskot ļoti labs brauciens, pagaidām Vaidvar Kroģeri puš šeit gan varbūt nedaudz par ātru veids šo pārmetienu, bet izslīd gana plati un pēdējais pārmetiens pēdējo līkumu un vēl tikai nedaudz pēdējie metri jānosot. Edgaram Kroģim ļoti skaisti, viņš noslēdz šo te braucienu pavisam pie pašas sienas. Edgars Kroģis un Karel Pīroja. Yeah, let's take a look again in the replay. Kroģers leading, Pīroja following. Here we can see Kroģers maybe hitting that slippery part of the track, maybe going a bit more further away than he used to, but still what a nice run, and Pīroja is struggling to follow him, maybe doing some corrections here and there, but Kroģers, what a nice and smooth transition here on this straight part of the track, and the final transition getting really close to that wall, not really hitting it, but still doing a very fine and very decent job there by Edgars Kroģeris. Nu, redzēsim, vai tiesnešiem tad ir lēmums, vai tiesneši mums pateiks, kurš tad no viņiem tiek tālāk uz finālu. Zaudētājiem no šiem diviem būs jācīnās vēl par 3. vietu. Nu, un tur attiecīgi gan finālā, gan par 3. vietu redzēsim, kurš tad stāsies pretī, vai tas būs Nikolas Bērtāns vai arī Rolands Bērziņš. Nu, visi braucēja labā formā šodien, un redzēsim vēl aizraujošākus tandēmus. Un mums ir rezultāts. So the winner in this battle is Edgars Kroģeris, advancing to the finals. Turpināsim ar otru top 4 cīņu, un tā arī ir. Uz starta mēs jau redzam Rolands Bērziņš, Nikolas Bērtāns ieņēmuši savas vietas, tā ka tie, kas bija aizgriezušies tepat esot uz vietas, es domāju, pievēršam uzmanību trasei, pamāja arī Bērtāns, arī Bērziņš, ka ir gatavi zaļais karoks un Bērziņš jau laicīgi uzsāk savu braucienu, lai tālāk neatpalikt no Bērtāna. Tur ļoti cīva cīņa jau pašā sākumā, neliels dragreiz starp viņiem un aiziet iemies pirmajā līkumā. Bērtāns un priekš Bērziņš viņam seko ļoti tuvu un skaists tandēms. Izdodās abiem braucieniem, Bērziņš tur skaisti pārvietājas aiz Bērtāna automašīnas un pavisam tuvu jau Bērziņš presē. Bērtāns, cienījamies skatītāji, kas ir šis? Mēs varam novērot skaistu tandēmu starp abiem braucieniem. Bērtāns brauc ideāli vadošo līniju, tikmēr Bērziņš ļoti skaisti kopē Bērtāna līniju. Te Bērtāns ļoti plati izbrauc gar pašu sienu, atkal tāds klasisks Bērtāna gājiens noglāstīt šo beidzamo sienu, un Bērziņš ļoti skaisti arī noseko. Nu, te arī mēs dzirdam ovācijas un pamostās skait arī pēc šādiem tandēmiem. Jā, vēlreiz atkārtojumā Bērtāns pret Bērziņu. Nu, kā jau es minēju, abi divi braucēja labā formā šajā nedēļas nogalē. Nu, tur tiešām Bērtāns jau ir pat, es teiktu, labi sevi parādījis ar visiem saviem vadošajiem braucējiem un trāpījis visur tur, kur vajag. Līdz ar to, nu, Bērziņam šajā gadījumā ir liels spiediens uz to, ka viņam ir jāuztais ideāls vadošais brauciens, bet arī viņš ir uz to spējīgs. Un mēs zinām ļoti labi arī Nikolas Bērtānu, un viņš ir arī spējīgs uz tuviem sekojošajiem braucieniem. Nu, gan Bērziņš, gan Bērtāns ir ieņēmuši vietas uz starta. Es esmu diezgan drošs, ka vispār arī ir gatavi. Es esmu gatavs. Es domāju, ka jūs, skatītāji, arī esat gatavi. Un pa priekšu Bērziņš seko viņam. Bērtāns aiziet tūlīt arī iemetiens pirmajā līkumā. Un Bērziņš jau sānslīdē noliks to automašīnu skaistā leņķī. Turpat Bērtāns arī seko, kā jums iepriekš teicu. Nu, Bērtāns nepavisam nav svešs ar šiem tieši
ciešajiem tandemiem, un kas notiek. Bērtāns ir pavisam tuvu Bērziņam. Bērziņš te uzbrauc gan uz kerbu, nedaudz pieveicot nelielu kļūdu. Tur Bērtāns praktiski durvīs ielīdz Bērziņa automašīnai, pārmeties uz pēdējo līkumu. Nu, un Bērziņš šeit piekorģi automašīnu nelielu kļūdu. Atkal no viņa puses, Bērtāns uzmanīgi nolika automašīnu blakus. Bērziņš šeit cenšas piebraukt tuvāk sienai un ļoti skaisti noslēdz braucienu Rolands Bērziņš un Nikolās Bērtāns. Jā, nu skaista cīņa. Es domāju, ka te ir jāatzīmē tas, ka Bērziņš šeit varbūt no tā spiediena, kas bija no Bērtāna, gan veids kļūdas šeit arī. Varbūt Bērtāns pārāk ātri veids šo pārmetienu. Pastīsimies vēlreiz, varbūt arī tas, ka Bērziņš negluži laicīgi veids šo te pārmetienu, tas atkal tiesneša darbiņš, un šeit tikko kamerās neredzējām atkārtojumu, bet tur Bērziņš arī uzbrauc zārnu esošā kerba, ko tiesneša teica, kas nav baigi ieteicams, un te Bērtāns praktiski aizbrauc garām Bērziņam no šī skatu punkta, jo tur veica korekciju Bērziņš, tāpat laikā viņš nolika automašīnu pavisam tuvu zārnu esošai sienai. Tā ka jā, piedzīvojam pilns brauciens, un tiesneši te atkal dabūs iespringt, teiksim tā. Nu, vēlreiz, jā, šis moments, kad Bērziņš uzbrauc uz šī kerba, kurš ir slīdens un daudz arī izsit no balanses, bet labi arī vismaz tas, ka Rolands Bērziņš salika visu kopā, te arī ļoti skaisti piebrauc tuvāk sienai, bet negluži tas, ko vēlētos redzēt, jebkurš roksbremzes rāviens, teiksim tā, nav tas vēlamais, vajadzētu to visu izdarīt bez roksbremzes pieraušanas, pieslīdēt šai te sienai klāt bez nekādas aizķeršanās. Jā, te daudz uz ko atskatīties. We are looking at top 4 battle against Rolands Bērziņš fighting Nikolās Bērtāns. We know them too well. Probably most of you know Nikolās Bērtāns even better, but still Bērziņš showing a nice drifting throughout the whole weekend, and we can see it here. Both of them did some mistakes, and I'm not sure who will win it, but let's see who it is, and we will find out in just a few seconds. Jā, tiešām Bērtāns ļoti tuvu nosekoja jau no paša sākuma Bērziņam. Bet redzējām kļūdas no abiem braucējiem, tā ka nav viennozīmīgs šeit rezultāts. Un es domāju, tūlīt arī noskaidrosim, kurš no viņiem vinnē, un atgādināšu, ka finālā jau ir iekļuvis Edgars Kroģeris, tā ka viņš gaida savu pretinieku, tāpat arī trešajā vietā Karel Pīroja gaida savu pretinieku. Līdz ar to uzvarētājs cīnīsies pret Kroģeri un zaudētājs pret Pīroju. Es domāju, ka tāpat pēc šī rezultāta paziņošanas vēl nedaudz būs jāuzgaida, kad samaina riepas un saveda automašīnas kārtībā braucēju, un tad arī redzēsim cīņu par trešo vietu un lielo finālu. Tūlīt arī noskaidrosim, kāds tad ir gala rezultāts. Jā, paziņojums semipro braucējiem, ka mēs pabeigsim šos tandēmus visdrīzāk ap 2:00. Līdz ar to 2:15 semipro vajag būt jau uz starta līnijas. Tā ka, cienījamie draugi, visi, kas mani dzird un dzird arī pilotu draugi un mehāniķi paziņojam semipro braucējiem, lūdzu, ka ejam ātrāk nedaudz pa priekšu programmai, lai varam ātrāk izbraukt šos te testa braucienus. Tā ka tie, kas nebūs gatavi uz starta, tie netiks pie saviem testa braucieniem. Tā ka lūdzu, esam gatavi un lēnām jau varēsim doties. 2:15 sāksim ar semi-pro testa braucieniem. So, dear semi-pro drivers, we are about to finish pro class and we are moving a bit faster than we expected, but we are giving you test runs. So, please, semi-pro drivers, if you hear this and if any of you hears this, you can tell your semi-pro drivers that you guys gotta be ready at 2:15. At 2:15 you have to be at the start line. It's a bit quicker than we planned, but this is because we have spare time and we want to give you some test runs. So guys, semi-pro drivers, please pay attention. Try to start moving to the start lines at 2:15. You have to be at the start, and those who will not be there will not get their test runs. So this is really worth for you guys. Pay attention to this, get ready, and get ready to move to the start line. So at 2:15, semi-pro drivers, get ready to be on the start line to get your test runs. Jā, tātad testa braucieni tiek piešķirt 2:15. Mēs ejam nedaudz ātrāk kā plānots, kas bieži netiek novērots. Tā ka paldies pro klases braucējiem, ka aizved šādas te ātras, operatīvas, skaistas cīņas.
Jo plānotais laiks semipro tandēmiem bija 3:50, līdz ar to mums ir laiciņš, lai aizdītu šos testa braucienus, kas pavisam noteikti ir svarīgi šajos te laikapstākļos. Līdz ar to mēs varēsim iedot semipro braucējiem nelielus testa braucienus. Tātad vēlreiz atgādināšu tiem, kas mani klausās, semipro braucēji 2:15 esam uz starta, un tie, kas tur nebūs, tiem attiecīgi būs jāizpaliek bez testa braucieniem. Protams, te mums neliela aizķeršanās jāpagaida. Es pateiktu, ne aizķeršanās, bet es domāju, ka šis ir svarīgs lēmums un tiesneši atspēžās līdz pēdējiem mirklim, joprojām atskatās. Bet vai mums ir rezultāts? Do we have the result? And the winner in this tandem is Rolands Bērziņš. Rolands Bērziņš advancing to the final fight. Wow! Cik priecīgs ir Rolands Bērziņš, aplausi avātīs arī Nikolasam Bērtānam, un tiešām vienmēr ir prieks redzēt šo plašo smaidu no Rolanda Bērziņa puses, pilnīgi palicās gaisā. Tūlīt jau redzēsim Bērtānu cīņā pret Pīroju. Uzvarētājs tiks pie 3. vietas. Pirmās 2 vietas pavisam noteikti ir latviešiem. Tas ir Edgars Kroģers un Rolands Bērziņš. Kā viņi tā sadalīs, redzēsim pēc brīža. Bet vai Bērtānam izdosies aizpildīt šo te piedestālu ar tikai latviešiem? Tas viss viņa rokās aiziet pa priekšu, trasē brauc. Bērtāns seko viņam Pīroju, iemeties pirmajā līkumā. Bērtāns atkal, kā parasti iebrauc tur, kur viņam tieši vajadzētu. Šeit gan plati viņš pabeidz šo te līkumu. Tur Pīroju cīnās un mēģina noskot. Praktiski taisni brauc viņiem pakaļ, tikmēr Bērtāns visu izdara, kā tas būtu nepieciešams. Pārmetiens uz nākamo līkumu. Atkal skaists brauciens no Nikolas Bērtāna puses šeit. Jāpieslīd pēc iespējas tuvāk sienai, un tas arī izdodas. Ļoti skaists brauciens no Nikolas Bērtāna. Redzam, kā viņš pabeidz šo te braucienu. Izcils vadošais brauciens no Nikolas Bērtāna. Un turpat Kārēl Pīroja. So this was a perfect lead run by Nikolas Bērtāns, if you ask me. Let's take a look again. On the replay, Nikolas Bērtāns doing a really good job. Pīroja is struggling here to catch up, going a bit straight here, trying to break it through, slow down the car. Meanwhile, Bērtāns going with a really smooth transitions in a nice angle. And keeping it all together for the whole course. What a nice and wide line here. Ticking all the boxes, and finally at the end, running that outer wall. Just like he's used to throughout the whole weekend. So they have to do their second run, and we will find out who's third today in these Pro Drift Championship fights. Un tagad Pīroja brauks pa priekšu, Bērtāns viņiem sekos. Jātur visiem vietējiem faniem īkšķi un jāatbalsta Nikolas Bērtāns. Protams, arī igauņi droši vien ir pieslēgušies, lai paskatītos, kā tad Pīroja brauks un aizdīs cīņu par 3. vietu. Un otrais brauciens aiziet, viņiem tiek dot zaļā gaisma. Tur Pīroja jau tuvojās starta līnijai un aiziet iemeties pirmajā līkumā. Pīroja pa priekšu. Bērtāns ļoti tuvu cenšas noskatīt Pīroja, kurš šķiet nedaudz kļūdās, izslīd pārāk plati uz āru. Vai Bērtānam izdosies nokontrolēt automašīnu, lai noskot viņiem arī par šo netīro līniju. Tur Pīroja ļoti labi izbrauc šo te taisno trases daļu. Skaists pārmetiens un šķiet par platu izbrauc Pīroja. Praktiski apstājas ar taisniem ritiņiem. Tā rezultātā rodas kontakts starp Bērtānu un Pīroju. Un redz, kur Pīrojas pastās uz viņu un uzmet ar rokām gaisā, tā kā kas tas bija un kāpēc. Bet es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā to, ka Pīroja jau kļūdījās pirms tam, kā rezultātā radās šis kontakts, tā ka, šeit iespējams varētu būt kāda neizpratne no kāda no braucējiem, un kāds varbūt arī būs dusmīgs par rezultātu. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. What really happened there? We saw that Pīroja, I think, did a mistake of the straight line transition, and I think he was going too slow with a too big of an angle, which caused this accident and contact between Bērtāns and Pīroja. But let's take a look again. What really happened there? Because Bērtāns was closing up here and still doing a nice transition, catching up Pīroja, but we can see here that Pīroja basically driving straight for no reason. So I think it was Pīroja at fault here. There's nothing to... We can see, yeah, there is no way that Bērtāns was at fault here because Pīroja had his wheels straight already before. So, yeah, I think we might have a winner. Es domāju, tur nav par ko vainot Nikolas Bērtānu. Tur viss bija acīm redzams, ka Pīroja bija praktiski taisniem ritiņiem. Un līdz ar to 3. vieta šodien Nikolas Bērtāns. Nikolas Bērtāns šodien 3. vietā. Apsveicam viņu ar to. Pīrojam, diemžēl, 4. vieta, bet,
grūti pateikt, kāpēc viņš tur vicinājās ar rokām. Skatoties Nikolasam sejā, es domāju, ka tur nav pat lieku komentāru. Viņš pats jau bija praktiski taisniem ritņiem pirms šī kontakta, un tur drīzāk Bērtānam vajadzētu pacelt rokas gaisā un teikt, vecīt, kas tas bija, kāpēc mums bija kontakts, kāpēc tu apstājies. Bet jebkurā gadījumā mēs noskaidrojam, ka Nikolas Bērtāns šodien 3. un tagad lielā fināla cīņa. Rolands Bērziņš un Edgars Kroģeris aiziet pa priekšu. Bērziņš seko viņam Kroģeris. Šis ir lielais fināls, draugi. Pievēršamies ekrāniem, pievēršamies trasei. Iemetiens pirmajā līkumā aiziet. Ļoti tuvu jau tur Bērziņš sāk šo te iemetienu. Kroģeris arī ļoti tuvu cenšas noskatīt nelielu korekciju pantijā, bet cik tuvu ir Kroģeris pēc kontaktu ar Rolandu Bērziņu? Vai viņiem izdosies tāpat arī turpināt? Šeit gan kļūdās ar šo kontaktu. Edgars Kroģeris praktiski taisni nobrauc ar visām korekcijām un mēģina saķert vēl Bērziņu. Iespējams, Bērziņam ir kāds tehnisks defis, grūti pateikt, bet viņam pagaidām izdodas ļoti skaisti aiziet šo braucienu. Pēdējais līkums gar pašu sienu un nobrauc Rolands Bērziņš. Wow! Kaspars sniegam no Rolanda Bērziņa puses ar visu kontaktu. Šajā te vietā, kur parasti tas nav ierasts, viņu neizsita no ritma. Viņš savācās un pabeidz braucienu. Pastīsimies vēlreiz. Edgars Kroģeris tur pārāk šauri ielec sānā Rolandam Bērziņam ar pamatīgu kontaktu. Un idejas pēc šāda kontaktu redzam vēlreiz pa priekšējo riteni un aizmugurēju uzsit. Pēc šāda kontakta kāds priekšā braucošais arī varētu atlaist rokas un bez mazliet teikt, ka tu man sabojāji braucienu, bet te cīnās īsti džeki, neviens nenobijās un jāuzteic arī Rolanda Bērziņa darbs. Prieks, ka viņš arī nepadevās un mēģināja savākt automašīnu, un viņam tas arī izdevās viscaur visai trasei un tiešām skaists. Atkal mēs redzam skaistu vadošo braucienu Rolanda Bērziņa un, iespējams, viņš ir arī pelnījis uzvaru šodien cīņās, taču atgādināšu jums to, ka vēl viss ir priekšā. Vēl ir otrs brauciens, un Edgaram Kroģerim ir jāparāda skaists vadošais brauciens, un Rolands Bērziņš nedrīkst veikt šādas kļūdas sekojot, kā redzam šeit, kā tas izdevās Edgaram Kroģerim. Tā ka, viss vēl ir priekšā, un viņi abi divi cīnās par svarīgiem punktiem Baltijas un Livonijas, Latvijas un Livonijas drift čempionātos. Tā ka tur vēl viss priekšā. Viņi ir samainījušies vietām, un lielā fināla otrā daļa. Rolands Bērziņš un Edgars Kroģeris ir gatavi, ieņēmuši vietas uz starta, un aiziet skatītāji. Lielā fināla otrais brauciens pa priekšu. Kroģeris seko viņam, Bērziņš aiziet. Lielais šaus ir atkal klāt. Un varam sākt iemeties no Kroģera, turpat Bērziņš jau drošāk distance atpalicis, gan viņš no Kroģera, viņam jātiek tuvāk, ja viņš grib labu rezultātu šajā braucienā. Pārāk liela distance pagaidām no Bērziņa un Kroģera. Kroģers pagaidām labi aizved savu vadošo braucienu, Bērziņš šeit viņu mēģina saķert, distance it kā samazinās, Kroģers skaisti vadošo braucienu aizved šeit. Pēdējais pārmetiens pēdējo līkumu Kroģers ļoti labi noliek savu automašīnu. Šeit gar pašu sienu aizbrauc Edgars Kroģeris. Bērziņš viņam nespēja tik līdzi un pabeidz braucienu. Rolands Bērziņš un Edgars Kroģeris. Un es gribēju teikt tā, Rolanda Bērziņa, kāpēc tu biji tik tālu? Mēs tomēr skatāmies finālu, mēs gribam redzēt ciešas cīņas, bet kaut kas šķiet nogāja greizi. Jau no paša sākuma Kroģeris pat brauc diezgan labu braucienu pa šo te plašo līniju. Es pat neteiktu, ka viņš muka projām, bet Bērziņš vienkārši netika līdzi. Un tas nav tas, ko mēs gribam redzēt finālā. Mēs gribam redzēt sīvas cīņas, bet vai šis atsvērs iepriekš Kroģera kļūdas sekojot, man tiešām ir grūti pateikt. Un tas ir atkal tiesnešu darbiņš. Līdz ar to, paliela distance bija starp abiem braucējiem. Tiešām gaidīju, ka šis tandems būs tuvāks. Redzēsim, kā pret to attieksies tiesneši. Un varbūt Bērziņš pārāk piesardzīgi centās sekot, bet es domāju, ka zinot viņu vienkārši kaut kas līdz galam nesagāja, tas nebija apzināti. Šis brauciens, man tikko ienāca informācija, ka šis brauciens tiešām nosaka to, kurš būs Latvijas drifta čempionāts. Tā ka tiešām Jānis Jurka ir apdzīts Latvijas pro drifta ieskaitē. Līdz ar to vai tas būs Edgars Kroģeris ar Rolands Bērziņš, līdz ar to šis lēmums ir super svarīgs no tiesnešiem. Un, mēs tūlīt uzzināsim, kurš
tad ir Latvijas drifta čempions. Tāpat laikā, es domāju, mēs visi varam apsveikt Jurku. Jānis Jurka ir Livonijas čempions 2023. gadā. Aplausi un ovācijas Jānim Jurkam. Ļoti labs sniegums no viņa. Un vēl pie reizes, es domāju, apsveicam Nikolasu Bērtānu arī ar divkārtējo Ziemeļa Eiropas čempionu titulu. Un tikmēr, vai mums ir uzvarētājs šeit cīņā? Un vai tas ir Edgars Kroģis vai Rolands Bērziņš? Un tas ir Rolands Bērziņš. Viņš uzvar šo posmu. Apsveicam Rolandu Bērziņu. Lec pa gaisu, Rolands, tu to droši vari darīt. Izpriecājies, Rolands, sveiciens tev. Apsveicam tevi ar šo te Latvijas čempionu. Tu esi šodien nokļuvis par Latvijas čempionu titulu. Jā, šī bija cīņa par Latvijas čempionu titulu. Un tiešām Rolands Bērziņš ir Latvijas čempions 2023. gadā. Nu, es pieļauju, ka Kroģers varētu būt otrai vietā, jo šī bija tā cīņa par uzvaru. Un te attiecīgi uzvarētājs kļūst par čempionu. Wow, kas par cīņu, cienījamie skatītāji. Yeah, so we just saw that Rolands Bērziņš is Latvian Drift Championship. Just this fight means everything because the winner is the champion of Latvia's Drift Championship, and we can see them both showing off. Edgars Kroģers and Rolands Bērziņš showing how it's done. Give them a cheer. We can see Latvia's Drift Championship winner. Also, Jānis Jurka is Livonia's drift champion in 2023, and also Nikolas Bērtāns, 2 times NES Drift Championship winner. So, yeah, Edgars Kroģeris, 2nd place in Latvia's Drift Championship. This is official, guys. So,